Mīļie draugi, mēs vēlamies, lai tuvāk vairāk uzzinātu par kino. The enormity of their stupidity is just overwhelming. Mēs nevienu negribam aizvainot. Jā. Chainsaws starting up in the background. Pleasant sound. This is absolutely horrible. Yeah, well, that's just like your opinion, man. Sveicināti, mums šodien ir Džeka vakars ar Lauzni. Jā. Jūs vadītāji Rudolfs, Augusts un ciemos ir Krišs un Emīls. Cik jauks. Šis ir māmiņu klubs. Jā, sveicināti, Krišs. Patiesībā, jā, bet es domāju, ka... Es vispār gribēju pateikt, ka es pirms epizodes man YouTube'ā izmetu video, kas saucās Lauznis podcasts kaut kāds. Jūs esat kādā podkastā, bet... Mēs arī šo atkodām. Kaut kāds Latvijas kultūras koledžs, kaut kāds podcasts. Viņi diezgan nekaunīgi vienkārši zogi. Ir pēc pēkšņi. Jums? Jā. Es šaubos, ka viņi jau pirms 6 gadiem sākuši to darīt. Tas pirms pāris dienām parādījās. Jā, un ir Latvijas kultūras koledžas apvienības kaut kas, un viņi tur intervē kaut kādus pianistus un ko tik vēl ne, un runā par kaut kādiem tur. Ķipā izlaušanās, jā. Jā, bet tur tas nosaukums viņiem ir tāds, ka kāds nav salicis vārdus īsti secībā, tur ir Lauznis ceļā, kultūrai, un visi kopā. Viņas viests. Bet jā, es domāju, mēs drīz sūdzēsim viņas tiesā. Es domāju, ka tā doma, ka tā kā, kultūras koledža, tas ir tā kā vistiešākais ceļš, kā izlausties pasaulē, man liekas, tā kā... Jā. Pagaid, bet man ir aizdevis, ka mošiņi pa šajā telpā šo rakstīju. Tas fons bija tāds baigi. Nē, labi, šī ir parasta laikam ieraksts. Ir arī angliski Crowbar Production Studios, kas taisīja kaut kādos 2011. gadā Counter-Strike video, kur viņi pārunāja kaut ko pār. Ir arī tādi džeki. Bet tas jau ir kaut kas ļoti radniecīgs, principā. Savā ziņā. Tā kā jums, tas jau ir tuvāk bišķi. Tā kā Twitterī ierakst bezfilmu, tad pārsvarā visu tikai pārklāt, neviens par mums nerunā. Jā. Neviens par to īsumu. Kaut gan tā ir normāla īsuma, tā kā. Es tieši uzskatu, ka runā par mums. Tas ir par mums visu. Mēs rētu... Nē, es īstenībā rakstījis Twitterī Lauznis. Bet tagad ir baigi grūti atrast, ja patiesībā, kā agrāk, ka bija kaut kāda pasākuma, tu varēji tā kā Twitterī ierakstīt tā pasākuma nosaukumu un tā kā atrast komentārus, ja tagad tur ir tik daudz spams starp to visu, ka tev beigās jāiet uz trediem. Savukārt tredos ir baigi daudz muļķi. Tā kā tas otrs tu vienkārši tā palas, un tu saproti, ka šis cilvēks tā kā tiešām, vispār nesaprot, kas ir tā kā internets īsti. Un tie komentāri arī, piemēram, tas ir Liepiņš no Bīz vaļā, viņš vienkārši kaut kādu prikolu ierakstīja, un viens džeks tā kā uzķērās, un Liepiņš viņam pa prikolu arī atbildēja, tu vēlreiz man pieprasīsies, tā bērnu uzaugs bez tēva, un viņš ne tikai tā kā, nesaprat, ka viņš ir uzķēries, bet viņš Liepiņu vēl mentiem nosūcēja. Tā kā ietegoja valsts policija, viņiem tagad jāizmeklē tā lieta. Bet viņi ietegoja vēl labāk, tos mentus ietegoja vispār kaut kāds vēl trešā persona, kaut kāds vispār vienkārši skatījās no malas šo, troli un tādu, kas nezin, ka ir troli. Viņš nezina, ka tiek trolēts, un viņš vēl no malas, Tad jautājums, vai visiem vajadzētu piekļuvi internetam? Jā. Nē, es domāju, ka tredos tur ir, tas ir, man liekas, tāds neaptvers potenciāls, cik ļoti tur ir. Twitterī ragebait, man liekas, tik ļoti vairs nestrādā, bet trets tā kā ir, man liekas, ka īstākā vieta, ja tev īsti nav ko zaudēt, tad tu vienkārši ej un mauc. Jo es tik bieži redzu man tā tumšā puse vilina, kas tur varētu tā kā iesaistīties, bet es saprotu, ka treds, Facebook, viss tas tāds melnais caurums. Tas kādreiz bija Facebook komentāri, un es vieni pāršķom, kas ir diezgan aktīvi uzdarbojas Facebook komentāros. Vai makšķernieku profilos, vai arī vienkārši, kur kāds kaut ko randumā ieliek, un tad viņš izdomā, ka 47-gadīgai Inesai no Dobeles ir jāuzdirž pretī kaut kas. Ko vispār nesaprot pateikt? Jā, bet... Nomērinās, Džek? Un tagad vēl, tagad arī visi vēlēšanās. Bet jūs esat tagad dirsuši? Es vispār pa Twitter nedzīvoju. Man liekas, vienīgā reize, ka Twitter ir izmantots. Tad man piedāvāja vai tur kaut kādas galvas tik grieztas nost, vai galvas tik grieztas nost ar kaut kādu pornogrāfijas aspektu, vai tur kaut kādi trakie. Tā kā man baigi nepiesaist. Vai mēs esam dirsuši kādam? Jā, tā kā, tā. Twitterī draugiem LV varbūt, vai... Nē, bet kādreiz tālsos bija viens džeks, kas visiem sūtīja draugos vēstules dabūs pa muti. Vienkārši tā prikola. Visi no tālsiem, kas šo klausās, viņi zina, kuru čokas runāja. Es nesākšu nevienu ārā.
Bet mēs visi zinām, ko ietru. Tāda kurzemnieka lieta izklausās. Jā, visticamāk. Kurzemē tev tur ar savējiem. Es arī kaut vienreiz talsos aizgājis Sound and Soul, man jau arī gribēja pa muti dot, bet es pateicu, es šito pazīstu to, un tad viss no manis Tagad dzēri kopā viņiem. Jā. Tā gadās. Bet kur bija cistā, bija tas, kas stāstīja par to, par šo, kas pieko visu mūziķi, kas ierodas Liepājā. Bija tāds kaut kāds... Inaugurācija, normāli, pilnīgi. Ivo Fomen kaut kāds varbūt radinieks, nezinu. Tas galvenais stāstīja, ka viņš esot vienkārši sēdējis kaut kur... Vai arī gājis gar pludmalogu, nu kā jau Liepājā, kas gan ir cita aktivitāte. Ja viņš gājis, un viņam pienācis klāt čoks, kas saka, es visiem, kas ir Liepājā, es dodu pa muti, visiem mūziķiem, kas iebrauc Liepājā. Viņš tāds, nu labi, okei. Esmu iedos pa muti šitam te, kas tur, Mikam Dukuram pa muti iedos. Esmu iedos pa muti Fiņķi. Nu tā kā viņš vienkārši sauc. Un galvenais, ka viņš sauc tos mūziķus, un tas galvenais domā, nu varbūt viņš teiks, bet tu, es tur labs, nu tā kā es tev nedošu. Bet viņš to nepasaka, viņš domāja, nu labi, okei, viņš vienkārši šo pateica. Tad galvenais pagāja kaut kāds pār 10 metrus tālāk, un vienkārši dabūja pa galvu, tā kā no aizmugurs. Bet, inaugurācija. Tas man vienkārši pabrīdināja. Jā. Es kaut kad tieši nesen Liepājā, kad bija ap februāri, es no viesnīcas loga, zinu, tā kā naktī tu dzirdi skaņas, kaut kas tur notiek, kroči street fights iet vaļā. Un, es kā paskatos, un tas viss beidzas ar to, ka, džeki tā kā riktīgi malc tur jau kaut kādā džudžitsu stilā. Viens, protams, riktīgi ir pālī, otrs arī riktīgi pālī. Draudzene viņu mēģina atrunāt. Draudzenei neizdodās. Draudzene vienkārši sāk sēdēt uz soņu un apmēram tā kā gaida, ka džeki tiks galā ar šito. Policija brauc, un viņi tieši džeki tajā mirklī tā kā nedavai klus. Džeki tur tā kā stāv, policija tur tā nopasīja. Un aizbrauc. Un viss, un beigās viņi atkal nokāvās, uzpīpēja cīgu abi divi kopā, kaut ko vēl izrunājās. Un tie iela noteikumi, ka tu neiejauc varas iestādes. Viss, mēs paši. Braucat prom! Varas iestādes vai tikai radikālos gadījumus. Jā, cilvēkiem jāļauj pašiem atrisināt lietas, acīm. Tur jau arī tādi, kas iet tieši tā kā policijā strādāt, ja viņi grib izkauties, ne? It kā jā, bet nedrīkst. Bet dienestā viņam tur protokoli jāraksta, tāpēc viņi tā, fuck, labi, viņi nezinu, kā, man liekas, tas ceļš ir tāds, ka tu tā kā aizējas policija, man visu laiku mikrofons gāžas, bet tā kā tu aizējas policija, jo tu gribi sisties, bet tu tur nonāc un saproti, ka gluži nevar, bet tā vienkārši par oķenes apsargu, ja tur tad drīkst. Jā, bet man liekas, ka policijā vai tad nav tā, ka viņiem būtu kameras vēl liek mūsdienās vai kas tam līdzīgs. Gan jau, ka viņi tur paiet malā. Baigi analizē viņus, un tad tur vairāk policijā tādi strādās nākotnē, vairāk tādi liberālāk. Mēs šodien runāsim par policistiem lielākoties. Jā. Varbūt jūs kādā laužņa epizodē gribat šo tēmu apskatīt tieši. Jā, varbūt. Mums ir pāris pazīstami. Jā, mums īstenībā ir pazīstami policisti. Bet man liekas, ka nevar jau tagad rādīt, kas tur bija, kad nevar valsts policijas emblēmas un ko tik vēl nerādīt un attainot. Tu vairs nedrīkst mentus filmēt vai kaut ko? Nē, vienkārši. Tu nedrīkst iesirkņos kaut ko filmēt, vai ne? Tu nedrīkst rādīt blītku, kad, hei, es pārstāvu varas iestādes, kaut kas tam līdzīgs. Jā, es zinu, ka tieši filmu skolā es atceros tā produceļš un tas pasniedzēji vienmēr uzsver to, ka mums ir, ja gribat policists filmāt, tad mums ir īpašas formas pieejams. Tā kā kāds jau kādreiz šo ir darījis. Tur kaut kas ir izmainīts tajās formās, lai tu viņus jā, tas ir tā kā... Mēs neesam baigi lietas kursā, ko var un nevar tādā ziņā darīt, tāpēc mēs parasti ir kaut kādi pazīstami cilvēki, kas studējuši un mācījušies un strādā tajā jomā, tad parasti uzzem viņiem klau. Es nezinu, vai tu zini vai nezinu, bet vai mēs šo varam darīt? Labi, bet labāk nevajag darīt. Labi. Mainam scenāriju. Jā, kamēr tas, es nezinu, vai Latvijā ir kaut kāds tāds audiovizuāls darbs, kas ir dabūjis pēc tam beigās, ka tiesas process. Mums bija Zoārgus satnāts, bet viņš teica, ka viņam liekas draudēja, bet tā līdz galam tas neaizgāja. Par ko viņam draudēja? Droši vien arī kaut kas saistīts ar Šlesaru vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā jūs varbūt ko cerējat. Jā, vēl viena tēma. Bļāviens. Bet man liekas, ka vismaz pagaidām, kamēr viņš pie varas nav, viņš nav baigi ar to aizrāvis. Redzēsim, vai viņš Rīgā pārņems varu. Tāpēc jau varbūt Inga Spriņģi jau dzīvo priekšlaicīgi Igaunijā. Viņi dzīvo Igaunijā? Cik es saprotu. Es domāju, mums arī tad būs jāsāk domāt par studijas īri kaut kur.
Jāsāk mācīties Taipus okeānam. Nu, bet, protams. Taipus. Bet es nezinu, kur pusi tagad jābāk. Nedod Dievs, ka viņš pie šprices tiks. Nu, jā, to jūs ar savu mākslu cenšaties, jā. Jā. Ne, mēs vienmēr cenšamies palikt neitrāli. Jā, bet dažkārt ir grūti, jā. Ir viens jautājums, kurā mēs nevaram palikt neitrāli. Nē, bet viņš jau tāds politiķis, kurš vairāk materiālu rada arī, tā kā tādā ziņā. Jā, viņš tā kā pat staigā apkārt un pat uzprasās, lai viņas mietos, tā kā varbūt tā kā iekrīt, ja viņas lasdā. Nē, visnotaļ mēs visi esam jau viņas lasdā jau gadiem ilgi, bet man patīk tagad, kad ir, bija zvans visticamāk, kādai tur pazīstamai tantei, Klau, tu esi dzirdēju, ka tu ar to digitālo dizainu uzdari. Nu jā, buldozers, kas šķūrē ķirs prom, man liekas, tas visus pārliecinās. Un ja nu kas, tad es ielikšu video to, kā Dubajā cilvēki dzīvo laimīgi. Jā. Richard aizver. Nē, bet es teikšu atklāti, tā kā labi, tā reklāma ir ļoti, gaumas robežās. Strādā, jā? Bet viņi ir tieši tā, viņi trāpa tieši tur, ko vajag. Tā kā, un tas man bišķiņš, ja mēs runājam par tādu nopietnais politiskais talks, jā, tagad, man liekas, ka baigā problēma, ka ir pārējie, kas vienkārši neko nevar iedot pretī. Tā kā burtiski, tā kā mēs tā kā burtiski pazaudām. Man liekas, ka tā atšķirība ir tajā, kad visi cīnās ar zemtekstiem, bet tad nāk viens ar veseru un bliež tev logas. Jā. Šeit ķirsis tāds pretīgs. Un tad ir buldozers iefotošāts. Smūgs, dzeltens, foršs, liels, rūtu. Prosta no pirmā. Jau to ķirsi tāda sūdaina arī uzteikt. Ja tu ieraksti buldozers Google, tas ir pirmais buldozers, kad viņam tāds, ko tur daudz. Jā, un tad jautājums, vairs nav jautājumu. Mēs neesam politiskās analīzes podkāsts, bet vajag tā kā visi pārējie vienkārši viņiem kampaņa, mēs neesam Šlesers. Tā kā Šlesers runā par kaut ko, ko viņi piedās, pārējie saka, viņš balsēts, jūs negribat viņu tur. Tā kā viņš negribat. Tas līdz ar to, jā, viņš beigās paliek tāds vienīgais. Man liekas, ka jums arī tieši no komēdijas viedokļa par kaut kādu ķirsi vai es pat nezinu, kas citi kandidāti. Tas Pūce. Pa pūci vēl var ierēkt bišķi, bet man liekas, es nezinu, brīnišķos 5% tiks pār. Jā, būs majonēžu salāti ar majonēzi vēl bišķi. Viņiem nevajadzētu, viņiem vajadzētu to Helmans, to 0% majonēzi. Bet man patīk, ka viņiem tā gatavošana arī, es iedomātos, ka, es tā kā paskatījos tos reels un es cerēju, varbūt viņš ir, tā kā čista kaut kāds gurmāns un viņš tiešām varbūt tur baigi labi gatavojas. Nē, īsti. Tā kā, viņš tāds... Nē, viss cieņi gatavot. Viss forši, bet man liekas, tas ir vairāk tas, ka tas ir vienkārši tas kaut kāds trends vai kas, ka visi tagad taisa ēdienu gatavošanas video un tos mazos, tas ir tas, kā es gatavoju taisu. Un tas pats vienkārši lec citiem cilvēkiem acīs un tas ir tas viņa kaut kāds. Varbūt nevajadzēja. Jā, varbūt nevajadzēja. Man patīk, ka pie viņa arī tā kā tajās... viņam ir, piemēram, 3 rīla pēc kārtas, kur viņš tā kā cep kaut ko, vienkārši cep. Tagad es darīšu to, un tad vienkārši 4. rīls, kur pēkšņi izrādās, ka pie viņa mājās ir tā Jākapsona žogot. Ko? Tāpēc, ka viņa ir partijas biedra. Anet, nāc ārā no skapta, nāc sēdēs pie galda. Tas ir liekas jocīgi, tāpēc, ka viņš tā kā grib būt rītīgi casual, bet pēkšņi vienkārši ir šis vienkārši partijas biedrs, kas ir viņa mājā. Tas pat nav, tie pat nav viņa bērnu vai kas vai sieva. Tas ir, Aivar, kā jūties? Tālu no Ventspils. Nāc, sēdēs pie galda. Sarkanais lāzers. Jā. Man liekas, ka tā ir tāda laba, māksla būtu uztaisīt tādu, ja politiķi viņi ļoti mēģina būt tādu relatable, bet mēģinot būt viņiem sanāk tieši pretējais, bet tā kā, tas būtu ļoti labi, ka tu uztaisi tādu reklāmu, ka tu pat nesaproti, ka tā ir īsta partijas programma vai kaut kas tāds, tev vienkārši liekas, interesants cilvēks, un tad tu pēkšņi uzzini, viņš kandidē. Jā. Varbūt tas tur virzienu džeks tādu schēmu iet. Broks, jā. Tāpēc, ka tagad jau uzreiz ir automātiski tā pretreakcija. Viņš kandidē. Tā kā momentā, tas nav pat... Tu domā, tā nehajam viņš tā kā taisi iesprings finansētās epizodes. Ir arī citi varianti, kas ir vēl, kam mēs veltījām mums pēdējo gara darbu, kas bija laužņu dīvānā ar augstpapēdieniem. Jūs zināt, kas ir platformenis? Jā. Tās lielās. Nē. Lielās kūtas, ne? Tā tad Gobzem vecā partija pārsaucās platformenis saraksts 21. Viņi tā nopietni arī tikai sievietes, Glorija un kaut kas vēl. Lel Drēman? Jā, un viņas visas sazvanās. Jā, tas ir pilnīgi nopietni.
Un viņas visas tajās reklāmās sazvanās ar augstpapēžu kurpēm un tur, hei, mīļā, vai tu zini, kāds ir pulkstens? Jā, laiks ir sievietēm politikā. Un tad mēs, es pat nezinu. Jā, un tad mēs caur kanāliem saņēmām šo, un tad noteikti cilvēks tā kā, hei, man liekas, jums šo vajadzētu radikalizēt. Nu, jūs esat tik advancēti, ka jūs tā kā paradējat vēl lietas, kuras tā kā jūs... Mēs esam pirms laika, ahead of the curve. Vat tagad, kad es zinu, man tas liksies tā, jā. Un tā arī problēma no otras puses, kad mēs uztaisam kaut ko, kas ir, ja tu zini un ko tad saliekās kopā, bet ja nē, tad tā kā nē, un tad tu varbūt kaut kādā brīdī tev liekas, ka tu palaidi kaut ko garām, bet, mēs neiesim joku paskaidrot, jo tā ir, tā nedrīkst darīt. Un tikko jūs paskaidrot, tagad es sapratīšu, jā. Okay. Tad arī Lelde Dreimana. Ar Žagars viņa nav izmest no teātra, tāpēc vai ko? Jā, Žagars jau tur met laukā kaut kāds, kas tur bija. Viņš izmet to grāberu laukā, jo viņš bija antivaksers. Nē, viņam vienkārši studija nedāva vai kaut ko tādu. Nē, man liekas, ka... Nu jā, viņš vienkārši dēls tāds, kā viņam jau liels telps, viņa kaut ko viņas arī izvirzīja. Un katrā ziņā daudz un dikti ir tie piemēri, bet man vairāk liekas tas, ka viņi visi šobrīd tā kā mācās arī, tur likt kaut kādus video un filmēt, un kas ir tie trendi. Es gaidu Jūras Pūts vienkārši plankings. Pāris gadu vēlāk vai ko, hei, bet šis jau aizgaida, vai? Sanāk? Vai es nezinu, jebkās, tā kā cik tālu tas aizies, cik tālu tas TikTok politiķis, tā kā, jā, es esmu gatavs. Kāpēc neviens Valentīns arī? Bet kāpēc neviens politiķis nav tipu uztaisījis kaut kādu politiķu tier list video, kur viņš beigās sevi izceļ kā S-tier, viņš kā iet cauri vienkārši politiķiem. Tur es nezinu, kaut kāds tur Raimonds Bergmans, viņš nav politiķis. Atzīsim, viņš nav politiķis. Tā kā viņš ir spārcēlājs. Šķerbātiks arī. Jā, Šķerbātiks arī. Tā viņi varētu sacensties, tā kā, kurš vairāk pacels, tas tur pēc tam var balstu pacels. Vispār liekas, ka vairāk politiķiem vajag apakšā, tad, kad viņiem ir intervijas televīzijā, viņiem apakšā jābūt rakstītam, piemēram, Mihails Zemļinskis, centra aizsargs. Tā kā, lai mēs zinām, kas cilvēki... Kur viņš ir labs reāli? Jā, atcerot ne politikā, bet viņš bija labs centra aizsargs. Viņš bija ļoti labs centra aizsargs. Cienījums savā laikā. Tur tas pats citiem. Gan jau, jo tur ir ļoti daudz cilvēku, es vispār nezinu, kas viņi ir. Un tas būtu interesanti noskaidrot. Tur, nezinu, kas... Pašvaldību vēlēšanām vieglāk savāktas. Jums kāda tāls partija, piemēram, nepiedāvāja viņiem? Nē, bet ir interesanti, ka tu nāc no mazpilsētas pavērot, kurš tad no taviem laikbiedriem tagad ir politiķis? Jā. Mums ir viens skolas biedrs, ka mēs tā skatījām. Es ieraudzīšu tā vienotība ir... man liekas, ka Vogue iesāk to tur 55 questions. Jā. Viņi tagad ar saviem politiķiem arī iesākuši tik iestādi. Čau, ko tu te dari? Šitas mans dārs. Tie ir fantastiski video. Un kā parasti tavu dienu izstās? Tā kā Džeks tādā stresā, ka pirkst pat nav tā kā atbrīvot. Jā, es parasti... Jā, dārzā, ļoti daudz dārzā. Džeks nav bijis dārzā. Beidz. Ko tu tur izliecies? Ar šitādiem pirksiem. Jā, un jau tā kā atbrīvojies. Varam vēlreiz. Bet bija tas viens kiborgs kaut kāds, krievu kiborgs. Jā, tur bija Jālgavs. Es ticamāk, Jākapils, jā. Kaut kas tāds. Viņš bija Jākapils novada attīstībā, mēs pat varam ielikt to video pagamrēmējuši. Ir telefons. Parādīšu. Tu tagad rādīsi video? Man ir tā slimība, ka es tā kā mēdz paņemt telefonu un parādīt. Un viņi nāk ārā un... Labdien, es esmu Šitais redzēju. Labdien, es neesmu nogalinājis nevienu cilvēku šodien. Ak, Dievs. Es uzvarēšu visus šķēršļus. Jā. Ar galvu caur sienu. Bet ir vēl tas, šitāds sanāk, pirms sociāliem šitāds varēja atrast. Cietumā? Balsojiet par mani, pamēģini nebalsot. Un tā.
Latvijas televīzijā tas aizvien tā kā brīvā stunda, kur, pa brīvu, man liekas, tu vari reklamēties, un tur vienmēr ir ģeniāli. Tā kā, politiski, tieši uz vēlēšanām. Jā, ka tur ir tiešām tādi ritīgākie, nišīgie tur iet, un viņi, man liekas, pat ir kaut kādā, izskatās, ka viņi visi ir kaut kādā vienā Latvijas televīzijas kaut kādā studijā. Vienkārši tur ir gaismas, pasakiet vienkārši savu kampēnu, un pohuid, vaināk nākamie, un tā tur viss notiek. Man liekas, ir tāda 1 stunda televīzijā, var atrast programmā, un tur ir, tur viss kaut kas var. Cikos viņi ir kaut kur 3-4 vienos dienā kaut kad mums. Tas labāk nekā Top Shop. Es tieši domāju, ka Latvijas televīzija izgāja no reklāmas tirgus, viņiem agrāk, man liekas, viņi ar visiem tam tur durmēl materčiem. Dienas programmā aizpildīt viņiem. Tāpēc, ka tajā laikā viņi zombēja vecos cilvēkus, tā kā ēnos blenders un sulspiedi. Un viņi tas putekļu sūcējs arī pensija. Vienkārši aiziet. Es teikšu, tas bija tie tā laika krāpnieki tie bija. Tagad ir bišķi rafinētāk. Nē, man arī opim bija tā kā Top Shop kolekcija. Tur bija, viss, ko tu var iedomāties. Tu pat nezināji, ka tādas 2 lietas ir saviem. Kurien viņi tagad ir pārmigrējuši, lai pensionārs čakarētu? Es nezinu. Draugiem.lv varbūt. Nezinu, draugiem. Facebooks tad jau. Draugiem tas ir miris pasākums. Man liekas, ka tur ir tieši pensionāri, tur ir, tā kā ja tev profils saglabājas, tad tu vari iet, un tad tur kaut varbūt sākumskolas klases audzinātāji, kā tu izaudzis tagad, vai kaut tādu būs atrakstījis. Man liekas, ka draugi ir laba vieta revivalam, tāpēc, ka tagad visi tie sociālā tīkli baigi piemēslot, un es domāju, mēs gribam tādu, lai gan, tur būs tikai latviešu. Nē, mums kaut kāds draugiem.lv kaut kāds latviešu oligarks varētu, tā kā kāds latviešu Ilons. Jā. Un tad mēģināt draugiem.lv weaponizot, jā. Vienīgais, es nezinu, ko viņš tur baigi weaponizot, kaut zaļo zemnieku vai tur Latviju pirmajā vietā atbalstītājs, nezinu. Visiem par brīvu kaut kāds tās ādiņas ar kaut kādu partiju. Tāda lieta ir vispār bijis tā kā draugos. Partija ādiņas kaut kāds. Vai tas nenonāca tik tālu nekad? Nē, bet man liekas tā kā... Varbūt iestādīti tās nezāle savu vienīgi. Stilīgākais tāpat bija ielikt savā dienas grāmatā, vai kur tas bija dziesma. Ja tu tā kā, tu kotējies uzreiz. Wow, viņš klausās mūziku? Šito? Es atceros, ka draugiem.lv kaut kādā īsa laika viņi ievies to, ka tu vari izteikt komplimentu, un tā kā, ka tu atver kādu cilvēku profilu, un tur var ieraudzīt, viņš tik jauks, viņš man tur palīdzēja mašīnu salabot. Vienā brīdī vienkārši sāka abjūzot, un rakstu loku spidars kropls, bet vienkārši tu atver tā cilvēku profilu, tad viņi ātri tā funkciju to pirmo džeku, kas tā kā visi komentē tos labos, un viņš tāds... Izsaukum zīmi. Un vienkārši aiziet. Un tad tas sākums. Un tad ir tā kā tas meža ugunsgrēks, kas nāk iekšā un slauka visus nost. Jā. Tādi bija laiki kādreiz. Jā, bet mūsu laikos ir jau pagājis kaut kāds brītiņš, ko mums iznāca. Prāts vai neprāts, kā kāda ir rezonance, ko vai jūs jūtat, ka jūs ietekmēsiet vēlēšanu rezultātus vai ģeopolitisko situāciju Latvijā? Vai jums nav kaut kāds Ričards Šlesers kaut kāds straikus taisīs vai kaut ko tam līdzīgi? Nē, viņš jau nerunā. Viņš nerunā. Viņš jau tikai spamo. Baigi, nē. Bet PVNs viss bija diezgan pozitīvi, labi. Viss bija priecīgi. Arī tie, kas redzēja. Tie, kas neredzēja, grib redzēt. Pirmizrāda super pasākums, paldies, ka ieradāties. Un turpinām sadarbību ar aktieriem. Tas ir tas... Es jau skatījos, jums bija tālāk tas ar dāmām casting. Jā, tagad mums bija ar 5 jaunkundzēm. Okay. Un tas neapstāsies. Un tad mēģināsim nodarbināt visus turpmāko 40 gadu strādes zvaigznes, bet lauznī. Jums vēl kaut kādi vēl papildinājumi, kas ir izteikuši interesi to? Jā. To redzēs laikgaitā. Jā, mums arī tajā pirmizrādes vakarā bija tā, kad bija pāris ļoti veiksmīgi rokas spiedieni un tad, būs jānāk strādāt. Jā. Ok. Bet vai tie tā kā arī tas, jūs tēmējat arī uz kaut kādām platformām, ja jūs baigi negribat runāt, pirms jūs neesat tur tikuši? Jūs gribētu kaut kādu savu TET plus vai tur LMT seriālu uztaisīt tādu? Idejas
plāni noteikti ir, bet man liekas, šis tas, darbi, nevis vārdi kaut kādā ziņā. Bet, jā, noteikti ir vēlme tikt ārā no YouTube. Jo man liekas, tas YouTube ir tāds... Mums, man liekas, baigi grūti ar to regularitāti, kādā mēs darbojamies, spēt tikt līdzi tam, teiksim, mēs dzīves situācijai. Tāds, jā. Varbūt ne dzīves situācija, bet man liekas tāds YouTube un vispār Instagrams un viss tas, viņš pieprasa to vienu zeltaino vārdu contents, kam ir jābūt tā kā visu laiku un jāspēlē pēc kaut kādām noteiktām notīm. Nē, regularitāte, jā, noteikti tur. Jā. Kas mums arī noteikti nav. Mums ir normāli, manuprāt. Mums ir mēnesis regularitāte. Mēs to pašu tā kā tēmējam, ko, bet brīžiem tas, ka tev tās ambīcijas aug, un tad tev negribās, pirms, ka tev vienāk tā notiek kaut kāda tā ideja, vai tas, ko tu gribi izdarīt. Arī, kas mums līdzīgi tagad ir viena tāda, ko mēs gribējām jau tikai realizēt pirms augstu pēdenēm, bet vienkārši apstākļi, viss sakrit tā, ka, mums vienkārši jāpaciešās, bet lai būtu beigās tas tiešām, ko mēs 100% gribam. Un protams, tad vēl pasāniem notiek viss aktuālais Rīgā un Latvijā, un tad tas arī to pašu ražos. Mums vēl ir laiks kaut ko uz priekšvēlēšanu debašu tur parodīja. Man liekas, ka jums nav tas, kas Saturday Night Live, ka viņiem tur ir armija, kas nedēļ strādā, ka viņi varētu uzreiz tā kā uztaisīt reakciju. Jums tomēr, cik jūs ilgi vispār strādājat pie tā prāts, neprāts? Sanāca kaut 3 mēneši. Jā, jo sanāca mēnesi tīri slīpēt visu scenāriju, jo aktierus un tos visus jau bija aizrunājis, un kastings notika galvā, un tad bija tikai tīri viņiem pateikt, ko kas kā. Un tad tur ir tā otra lieta ir, tu mēnesi viņu raksti slīpē līdz tam, kad tā kā vairs nevar un tev vēl gribās no teksta. Tad tev ir jāatrod laiks, jo aktieriem ir fantastisks grafiks, vienkārši burvīgs. Tad tev ir tas jāsamanedžē, jo tu vairāk no viņiem gribi, jo tev ar vairāk kalendāriem ir tā kā jāoperē. Un tad plānošana aiziet vēl 1 mēnesis, un tad pēdējais mēnesis ir tāds tīri tā kā punkti uz dienas laiki, mašīnas, viss pārējais, studijas, rekvizīti, scenogrāfija, skaņa, kas tik vēl ne. Saliec visu to kopā un nobliez viņu, un tad montāža, kas ir Krīša mīļākā daļa, visticamāk. Noskatīties video miljards reizes. Jā. Bet apmēram 3 mēneši. Kā jums montāžā, tu tā kā Krīšu palaid vienu pašu, ja tu tā kā sēdi elpo pakausījiem uz šitām, tā kā... Nē, parasti es izēju. Es tā kā sataisu tādu, labi, ir rafkats, vai ne, un tad jau ir slīpēšana, un pa laikam es aizsūtu Emīlam, tā teikt, uzmet aci. Kaut kādu, tā teikt, vai pa palīdzību, tā teikt, tur bija konkrēti arī kādas 2 vietas, man liekas, kur, tā kā, es zinu, ko mēs esam izdomājuši, bet tas, ka tu jau esi tieši tā atskaties jau miljonus reizes, tu gan izvēr neredzi kaut kādā ziņā to acīm redzamo risinājumu, un tad tieši kāds pienāk no malas, un tā kā, reku, pabīdam šeit, pabīdam tur, paskatāmies, gandrīz, čik, vēl pāris reizes tādas, un tad tas aiziet, un tad, tās beigas jau viņas, tā, kad tā, montāža, teiksim, tā ir gatava, tad atliek, protams, salikt visu skaņu, efektus, krāsas un vēl kaut ko tādā garā. Šī tādu pusstundnieku, tur aizgāja labs mēnesis, vienkārši man sēžot tādas 5 stundu dienas, tāda, darba dienas izpratnē, 5 dienas nedēļā. Tāds. Bet montāžā strakāk, man liekas, tas, kad tu esi, ja tu sevišķi tu ilgi nemaini kaut kādās fāzēs neko, tu esi pieņēmis, ka tas materiāls tāds arī ir. Tā kā, šī sekvence, ko esmu salicis, viņa tāda arī ir. Tā kā, tur nav nemaz nekas citas. Un tad atnāk cilvēks, kas tā kā, bet tu vari vienkārši pavīdīt. 3 sekundes, un tu tāds, nē, es nevaru. Es tā kā, nē, tu vari. un jo tu esi pieņēmis jau to kā bezmazliet esošu filmu, vai esošu spraitu. Tur tā noteikti, ka brīžiem tā arī ir, bet ir bieži vien arī, man liekas, tas balstās tajā, ka tu esi izgājis visam cauri. Un tas ir, tā kā, ir tāds, tā kā judgments atnāk sevi un tagad saka, kāpēc tu to nevar
Kāpēc tu neesi sēdējis 3 nedēļas kambarī, vai ne? Un tu tagad man tā vienkārši... Un tur ir kaut kāds tāds arī, chill, paskatāmies vēlreiz. Varbūt ir kaut kas palaist garām. Bet bieži vien tā arī ir. Tā kā šis ir labākais tas no tā materiāla, tu nevar citādāk samontēt, protams. Tā arī kaut kāda, apmēram, tā piespēlēšana, kā mums laik viens otram sanāk, jo es varbūt, kā mums tas sadalījums ir vairāk tāds, ka es koncentrējos uz scenāriju un uz režiju, un Krišķiņš ir montāža operators. Un tas pats notiek, piemēram, kad es rakstu scenārijā, es tur jau aizracies lapās, tur 25. lapa un svilst paurs, un tu jau īsti pats vairs neķer laukumu. Tad atnāk Krišķiņš, izlasa un tāds, te to vajag? Jā, laikam nevajag. Un tad atklāt tas pats prikals, kad ir labi, ka tev tas otrs cilvēks, kad jūs abi jau esat nokalibrējuši, ko jūs gribat tā kā galā redzēt. Un es esmu jau 1000 reizes viņam izstāstījis to vīziju, apmēram, vai to domu, un tad mums vienkārši atliek vienam otram tā kā uz tā divriteņa pieturēt. Nē, vēl šitā tā ātrāk, lēnāk te, nezinu, nomaina kaut ko vai tā. Un tad, tad Krišķiņš saliek visu. Tur es pilnībā uzticos uz kadriem un kas ko kā iet. Jo tur es sapratu, ka man nav jēga, tā kā es labāk ļauju meistaram darboties. Tad vienkārši atnāc un palīdz to puzlīt salikt. Jo dažreiz ir tā, ka tu skaties, ko viņš salic, un tā kā redz, te jau iet širmī viss. Un tur ir tā kā... Bet labi, atkāpjos no montāžas. Bet casting procesā... tu, piemēram, tie prāts vai neprāts ir tur Eva Prieda, viņai bija Eva Prieda, jā. Viņai ir ļoti labi var nospēlēt ievādams. Viņai tā kā sanāk, neteiks, 1-1 nevar būt, bet, pietiekam labi, lai mēs zinām, ka tā ir viņa, un tā kā mēs šokētos, kā viņai sanāk tā, bet tu tā kā viņu izvēlējies, jo tu zināji, ka viņi var, vai arī tevi čujis, ka viņi var, vai tu esi dzirdējis, ka viņi var, vai tu esi redzējis pēkšņi, tā kā tas Nacionāla teātra aktieris, kurš spēlēja, tā kā imitē Kiviču. Tagad visi zina, ka viņš māka spēlēt Kiviču, negluži 1-1, bet 1, nezinu. Man uzreiz kaut kā jau, es viņus zinu un pazīstu, un es viņus tā kā, es pavadīju kaut brīvo laiku arī kopā, tur runājis un tā tālāk. Un Evelīna vienkārši pati pa sevi, viņai ļoti labi tāda humora izjūta, trāpīgi. Viņiem visiem īstenībā. Labi piepildu. Evelīna, nevis Evelīna. Nē, es saku labi piepildu, ka visiem humora izjūta. Un man liekas, viņiem visiem ir tāda, tā jauda apakšā, ir nenormāli, tev vienkārši atliek tikai to sauso pagalu piešķilt. Es nezinu, vienkārši, jo mēs sākumā izdomājām, ko mēs gribam attainot, un tad ievādams, Evelīna. Martiņš pirmais. Tā kā... Es nezinu, vienkārši kaut kā galvā automātiski salikās, kuriem tiem jābūt un ar kuriem arī gribētos to visu darīt kopā. Un tad arī tu bišķiņ skaties, pēc sejas un pēc kaut kā, tā kā, kas būtu ticams. Jā. Jo man liekas, viens bija tas, ka tā kā mēs pirmo reizi viņi tur uz seti ieraudzījām make-upā. Bailīgi. Tā kā, šito izmet. Mēs visi, kā es saku, uz mutes. Bet otrs bija arī, man liekas, tas, ko mēs jau labu laiku, vai drīzāk šajā gadījumā Emīls, tā skaitā, caur mūsu to praksi ir uzķerts tas veids, kā tu vari vismaz pretendēt uz to atainošanu, nepapišot to realitāti, jo tu nevari būt ievādams, bet tu vari teiksim tādu to manierismu kopēt, un tas kā reiz aktieriem varbūt ir pa spēkam noteikti, bet vienlaikus nepārķert, ka tu esi, tāpēc, ka, ja tu, kā tev tur bija, respektīvi, ja balsi tu mēģinās noturēt visu šo laiku, tu kaut kādā mirklī pazaudēsi to akcentu. Drīzāk, tā kā pietuvojies, bet nē, līdz galam visu laiku. Un tad tev tu notic, vai ne? Jā, viņi ir gandrīz kā ievādams, un tad, tas tur varbūt ir, tas mūsu gadījumā, man liekas, ir izdevīgi, tāpēc, ka message ir nodots, bet mēs neiekāpjam sarkanajā, kur cilvēki tur izdeg, vai ka viņiem nav laika tagad veikt tur, nezinu, kādu bukletu izlasīt ar visu to aktierisko. Pilnā autobiogrāfija, un tad tur eju nojūdzies. Bet vienmēr arī, man liekas, ir ar tādiem mūsdienās vēl aktuāliem dzīviem cilvēkiem, kurus tu, nezinu, var redzēt
kur var ievādams redzēt kaut kur pie skolas ielas radījuma. Kaut kādā STV, svecas uz divāna. Es gribēju teikt, uz skolas ielas, jo man liekas, viņi ir pat uzsvērus, kur viņi dzīvo, tā kā kaut kāds Džīs patos. Bet, protams. Jā, jo tas ir jāzina visiem. Viņa kaut kāds kings, viņi droši vien gribētu, lai kaut kāds svešināks viņai guļamies to. Vienkārši, man liekas, vienmēr tā kā, tas pats bija ar to JRT izrāda Žižeks pret Petersonu, ka tā kā esmu dzirdējuši tos čokus ļoti daudz reizes. Nu, tā kā, un man ir uzreiz automās skepse, vai šīs 2 stundas, vai cik viņi tur ir, vai es spēšu noticēt tam, ka viņi ir tie, kaut vai es zinu, ka, daudziņš, nav Žižeks, un Znotiņš vēl jau vairāk nav Petersons, tā kā, bet tur ir kaut kāds tā, es nezinu, kas tā ir par spēju aktieriem tomēr arī atkodēt tādas, jo veco laiku cilvēkus, tur tāds, ko mēs neesam, es nezinu, par Mozartu mums ir kaut kāds stereotips, kāds viņš varētu būt, bet principā viņš varētu kāds būt, tā kā taisa kā grib, tā kā. Tas ir tāds grūts. Tas ir grūti, man liekas, vēl grūtāk ir tad, ja tas, ko tu attēlo, ir samērā vienkārši, ka viņam nav nenormāli spēcīgas raksturiezīmes. Jā. Ja viņam nav tas smagais krivu akcents vai kaut kas tur pilnīgi cits, tad tev ir pat vēl vairāk jāpiedurās tam, es nezinu, kā runā, kad saka un vai jebko citu. Nians, absolūts kaut kāds nians. Bet tas arī bija toreiz, ka mēs viņiem runājām, ka jums nav jābūt. Matīsam visu laiku bija tā seja, Mārtiņš Sirmais tā nekad nedara, bet tā seja bija zelts. Jā. Tur viņš varētu, man liekas, lielajos Kristapos, tur sacensties nākamā. Jā. Viņam seja vispār līdzīga Mārtiņam. Jā, tur ir kaut kādas iezīmes. Kaut ko satās. Un mums visvairāk, tā kā mūsu izručīja Dārta Ašmani, kas sagrimēja viņus, kas ir mūsu ilgadējā darbinēcijā. Okay. Kuru mēs algojam, jā. Dārta ir Sijā Lauznī, grima mākslinieks. Jums bija arī reakcijas no tiem, kurus jūs atveidojat? Jā, Sirmajam patika. Kas vēl? Olta kā nekā piedalījās. Olta arī tur pēc tam patīkams komentārus izteica. Bet es nezinu, vai Tānis ir redzējis, nav mums neko rakstījis. Baiba Sipaniec. Arī pa viņu nezinu, Ieva Ādams, es ceru, ka uzzinās. Okay. Ievas Ādams varbūt jūs kādu cameo rākotnē varat dabūt. Varbūt viņas... Viņa man liekas tāda atsaucīga dāma varētu būt. Jā, varbūt viņas kaut kāds sīkais skatījās lauž to epizodu, un viņa tāda dzird tālumā, tā esmu es, jā. Es teiktu, ka, daži no viņiem arī nemaz negribētu atbildēt vai kaut ko tur. Ja viņi kaut kā ņēmuši to pie sirds ir vai kaut ko tam līdzīgi. Baibai Sipnēcē vienkārši tas, ka viņi visu laiku kādu parodē, un tu pēkšņi kāds viņu atveido. Šeit tev ņem pretī. Man liekas, ka viņi varētu ņemt pie sirds patiesībā. Man kaut kā tāds sajūta. Bet tas nebija tā mean spirit. Nē, bet viņi varētu, man liekas. Es nezinu, kāpēc. Mēs asumojam kādu cilvēku, kurš mums vispār nezinām. Nē, vajag asumot. Vai kaut kādas baumas radīt. Jā, vajag ar pārliecību melot. Jā. Tieši tā. Jā. Tas nav par uzturēšanās atļaujām. Mēs runājam, ka jums bija kaut kādā citējā, kas bija tāds Latvijā, ka jums bija Džilingers, ka viņš jau, ka taču varētu vienkārši tā kaut kad pastīt. Es tur biju, jā. Es domāju, ka Džils tāds sēž, tiem varētu iedzert arī. Ka viņam būtu tāds balīt. Vēl liekas, ka Džilim varētu būt tāds, ka viņš pat nezinātu, kā justies šeit viņam būtu, tāpēc, ka viņš ir tāds, viņam tik ļoti pohuj, ka vai arī viņš tā kā... Viņš censtos saprast, kad es tādā raidījumā biju. Vai arī, jā. Paga. Jā. Tas, ka viņiem vienkārši visu laiku jātaisno. Es jau ikdienā patiesībā neesmu tāds dzērājs, viņš tur aiziet pie krīvēnas pāri bazaru 4 promilēm. Bet, tas mans alkohols tikai tas tēls. Viņš teica, ka viņš bija jau dzēris 3 dienas, tas fake. Viņam jau bija promili ierodoties. Mazāk tas. Viss cieņa. Tas 4 dabūt. Jo viņš tajā raidījumā izklausījās pilnīgi braucams, un tad tas arī vienkārši izskaidro, ka tu pēc tam no ziņās lasi, ka tu jau esi profesionāls alkoholiķis. Jā, tagad tu izlasi bija 4 promils, tā kā es atceros, ka es kaut
kādā pozitīvusā pilnībā neatceros nevienu dienu, un es tur aizgāju to testa alkometru, man bija kaut kāds 1,8. Un es domāju, blēs, ja tāds būtu braucis, tad tu ziņās izlas kāds 4 promilēm. Bet varbūt pie 2 tev kaut kas cits atvarās. Nē, man liekas, ka viens džeks Talsos 4 promilēs skateparkā parubījās 3 dienām, un viņi atkačāja pēc tam. 3 dienām? Jā, viņš zem rampām gulēja ēnā. Bet es atceros, tas Edar TV taisīja kaut kāds video, ka viņi vienkārši lika bombžiem iepūt. Iespējams pēdējais interesantais Edar TV video. Vienkārši staigā pa centrālu tirgu liek bombžiem iepūst, un viņiem visiem bija, viņiem kaut čokam ir 2 promils, es neesmu dzērs šodien. Un viņš tiešām, tā kā izskatās normāls daudz maz. Tāpēc, ka viņi ir tā kā marinēto gurķu burciņi, kas jau tur tā kā tās promils tur rūks, tu tikai ņem tik ārā un izvēlēs. Jā. Tas Edar TV laikam jāpēdējais norēc viņiem. Edar TV tādā ziņā vieglāk, zin, kā jums jāraksta scenārija, viņiem vienkārši Grīsmans jāatrod. Bomžu kino. Krišņš to sauc par bomžu kino. Tas ir bomžu kino. Tagad viņš vienkārši uz citu līmeņu bomžu pārgāja. Tajā teritorijā jums ir kaut kāds saraksts, par šitiem labāk nesmējamies epizodēs. Jā, tas ir. Nē, man liekas, tā kā. Nē, dažiem vienkārši nevajag raidlaiku, bet ir daži tādi, kuri vienkārši tādi morāli kropļi, ka tu viņiem negrib dot raidlaiku, un otrs gadījums, ka tu tiešām var pa mutu dabūt, ja tu viņiem pasmēsies. Gluži vienkāršā, tā kā, vai tur ir vēl ko pateikt, vai nē, vai tas ir kaut kas pašsaprotams, un man liekas, tās visas situācijas tādas, kur tas liekas komentārs neprasa, un tur visiem viss ir skaidrs, bet kaut kā izmantot to kā kaut kādu savu jājam zirdziņu, man tas liekas tā, tīzli savā ziņā. Tāda, nezinu, kādu trūlu nazi tur kaut ko ņemties vai ko. Tā kā, ja visi lec virsū vienam... Pat ne pa to, jo tas uzreiz būtu kaut kā, man liekas, pagriezt to, tur nezinu, subjektīvu, kā, nē, es pa šito, nē, jo, nē, vienkārši tas tāds, atstāsim to, diemžēl tas ir noticis, diemžēl tā tas notiek. Es domāju, straipīt, piemēram, kaut kāds Zutis, kurš arī daļai uzprasās, bet dažiem liekas, ka viņi dabūs pa mutu no viņa, tāpēc viņi, piemēram, nepasmējās, bet viņiem ir bijuši. Man liekas, arī tas vienkārši nav tas, kur mēs operējam, varbūt. Jā. Tas nav, jo tas atkal, man liekas, vairāk iet uz to kontenta kaut kādu to galu, bet gribētos tikt prom no TikTokiem un visu šitā te. Nē, tas ir nepieciešams arī. Jā. Es droši vien vienkārši gribētu tikt tādā līmenī, ka jūs varat koncentrēties saturu, un tad ir kāds, kurš velk tos reels ārā un liek TikTokā. Jā. Tālāk, jo, mēs personīgi arī to negribam vai darīt. Arī viņam nav, zingā, man liekas, pat ir drīzāk runa par to, ka tam nav, tam nav pienesums īsti nekāds. Nē, es par to, ka tam arī saturam, ko jūs veidojat, vai video, ko jūs veidojat, ka viņam nav TikTok vai Instagram rīlu atmosfēra. Šis ir veidots tādā formātā, un kaut kā, es domāju, es pilnībā saprotu to, ka tu negribi pārvērst, tu vienkārši negribi ielikt tajā formātā, tajā super īsajā ar visu to sajūtu, kas, tam TikTokiem vienmēr ir. Visiem patīk pasies, viņas gan jau, ne visiem, bet patīk vienkārši pasies, bet tas ir tur paliek. Tas tā kā es negribētu viņu redzēt uz kino ekrāna, visticamāk TikToku. Jā, varbūt tas, lai arī ir tā kaut kāda sapņošana vai lidināšanās vai tas pārējais, bet mēs tieši gribētu, lai tas mūsu galamērķis ir vairāk tas kino ekrāns, nevis rīli, TikToki, viss tas, jo to, ir pietiekami daudz cilvēku, kas to dara, un lai viņi arī to dara. Viņi daudz dara ļoti labi. Jā, viņi to dara ļoti labi, un tur ir visi tie parametri, viss tas, kam tā arī, man liekas, lēnām jau sāk palikt pa tādu sīku, bez maz vai, nezinu, pa zinātni to nenosauks, bet, par kaut kādu tādu, tā kā programma, bez maz vai dari pēc programmas, un tad tu leksi un ko kā, bet tas laikam nav tas. Kādu tur var viegli nodalīt, kas ir tā kā paliekošā māksla. Jā, kas ir paliekošā māksla un kas ir kaut kāds tāds, disposable mākslas, kas tiešām ir tā kā, es runāju cilvēkiem, kas strādā reklāmas aģentūrās, ka mēs taisam tā kā kampaņas, kurām mērķis ir pēc iespējas ātrāk vienkārši nomirt. Tā kā kaut kāda viena diena vienkārši sensācija un pēc tam, virzamies uz tālāko. Tā kā. Jā. Un mums arī, man liekas, tas, ko mēs bieži vien tā kā domājam, ir kā arī pašiem sevi kā sev to padarīt visu interesantu vai pamēģināt kaut ko jaunu vai, nezinu,
kaut kādu jaunu triku, figņu, darbību, scenāriju, kaut kādu veidu stāstu, kaut kā attīstīt vai ko. Jo tas jau tāpat ir, mēs to muskulu arī trenējam. Jā. Nu, es dzirdēju, ka jūs gribat action filmu arī taisīt. Jā, mēs vienmēr esam domājuši par latviešu. Geto, ja jūs gribētu kā... Vai ar Andru Bērziņu. Jūs gribētu kaut kinocentra budžeta action filmu uztaisīt. Kaut latviešu. John Wick. Latviešu. Jā. Nē, Raimonds Celms. Jānis Vilks. Andrs Bērziņš. Raimonds Celms, tas jau ir action. Jā. Andrs Bērziņš. Mēs tieši bijām pirms nedēļas. Jau location skautā? Jaunā location skautā. Un tad mēs sapratām to, ka kur ir tas latviešu Jasons Borns? Kur viņš ir? Nav. Andris Kīvičs, kad devās pakaļ Milleram. Diemžēl, jā. Sievas kalfu to savu. Tas vispār ir labs case, kur tā kā, tas man liekas, ka es neiedrošinu uz vardarbību, bet ja mēs tā atkāpjamies, tā kā ir kaut kādi cilvēki, kas tā kā internetā ierakst un domā, man ņihā nebūs šito. Kivičs, tā kā, toreiz Milleram, tā kā viņam likās, nē, man tā aizsargā tāda brīvība, Kivičam pohuņš, viņš aizgājas redakciju, izrakstīja viņam pizdīt. Man aizsargā preses nama durvis, no judot. Daži džeki virs Bet tur viss cieņa, jo tas jau bija stāvoklī, viņa lūdz, lai tu nedari, viņam bija pofīgi, viņš nopublicēja, tā kā, es neatbalstu vardarbību, bet, nezinu, var saprast, kurā pusē es esmu šajā stāstā. Labi, bet es pārtrauc Emīlis. Kur mēs par action film locations kaut runājam. Mēs tā kā runājam to, ka tas viens no atskaites punktiem būtu tā action filma, bet, tāda ar sirdi un dvēseli iekšā un tāda veida filma, jā. Bet, tam vajag budžetu, jā. Jo, man liekas, jau tā mums tādas nav, un vēl jau vairāk viņas nav, tāpēc, ka mums, man liekas, bieži vien tā naudiņa nav. Tad līdz ar to jātais kaut kas tāds, kas ir pietiekami iespaidīgs. Taisam pa karu, kur visi raud. Davai! Jā. Vajag kaut kādu vienkārši tā kā sociālpolitisko kontekstu. Sociālpolitiskais. On cue. Parāda kraklu kamerā. Dies. Kā tu piesauc sociālpolitisko kontekstu? Jā. Nē, piemēram, jūs varat, ka es, piemēram, tā kā, ka amerikāņiem ir tas tur ātrums un Keanu Reeves, jūs varat tā kā latviešu versiju uztaisīt, kur kaut kāds rasists Bolt Kuriram ieliek sprīdzekli un ka viņam visu laiku jāminās tā kā super ātri, tā kā jūs varētu teikt, ka tas ir kaut kāds komentārs tā kā par starpkultūru sakariem Latvijā vai ka tam līdzīgi, lai dabūtu tā kā lielo piķi priekš tā. Jo, ja jūs vienkārši gribat teikt, ka jūs gribat taisīt filmu par Džekuram sunu nogalinājumu, viņš iet tagad visu pasauli. Varbūt ir jādomā Latvijā tiešām par Indijas kopražojumiem. Varbūt tas ir virziens jauns. Pēkās dejo visā. Jā, kaut kā. Man liekas, tas ir tāds trends arī, ka vispār action vajadzētu atgriezties. Jo tagad, piemēram, nāk Mission Impossible jaunais ārā. Un es atceros, ka man bija kaut pretenciozā fāze, kas riktīgi heitoja otro daļu, kas tajā kanonā neiedarās, ka viņi tur ir... Tā bija tā, kur viņš ir moci? Jā, kur ir motociklu kaujas gaisā, kur ir dīvaini kaut kāda tūplāna, tāda spraiga action aina vidū, tāda palēlinājuma, dūjas, lecieni, tā kā slow motionā. Un, un tur ir actually tas ir Johns Woo. Man liekas, tu neesi John Woo redzējis. Tur Face Off, The Killer. Man nepatīk The Killer. Hard Boiled. Es redzēju John Woo kaut kāds viens no pirmajām. Fincher? The Killer? A Better Tomorrow. Nē, The Killer ir Fincher. Nē, ir ķīniešu versija, jā, tas, kurš Mission Impossible taisīja. Un es vienkārši domāju, tāds campy, tāds, tam vajadzētu atgriezties action filmās, jo man liekas, ka arī ar Bourne viss tā pārgājis to realismu, tagad vajag kaut ko riktīgi stulbu atkal atgriezties. Nē, kā tev jau vienmēr ātrs un bez žēlstības. Tur viņiem ir tā kā bija Tropic Thunder, tā kā don't go full retard, un tu pasties tās pēdējās dažas. Nē, Tropic Thunder ir tā kā augstākā pilotāža. Nē, es saku, no Tropic Thunder ir tas citāds don't go full retard. Jā. Un kā ātrs un bez žēlstības, pēdējā daļa, tas bija tāds full retard jau. Tu skatījies viņu? Jā, es visu skatos. Es skatījies. Nē, es saku, es esmu lojāls, zinu, kā es esmu iesācis, un es pabeigšu, zinu, kā. Okay. Vienalga, kā viņi tur iet kosmosā, ka viņiem tur, Viņi iet kosmosā? Jā, viņi burtiski, jā, bet viņi jau tur tālu ir aizgājuši. Divi tie melnādainie aktieri abi mašīnā aizlidojuši kosmosā. Viņiem bija tie ūdenslīdēji, tie tur ap galvu, kur ķipa viņi to skābekli tur iekšā, un viņi tur, hey, man, we're gonna get this shit down! Un tad tur, tā ir īstenība.
Jā, tas bija tā ir viena no vainām. Okay, jā. Tur amerikāņiem ir kaut kā visās tajās tur comic relief, viņi vienkārši paņēma kaut kā tur tumšādā. Mēs nesaprotam viņu humoru, bet vienkārši, lai viņš tur runā tā kā ķip kā geto, un tas strādās. Jā, tas ir atceries, tagad 3-6 Mafia dabūja Oskaru par labāko dziesmu, un tad bija tā, ka viņi ieradās, viņi kaut ko bišķi paklaigāja, aizgāja prom, un tad tas Jon Stewart vienkārši sāk smieties. Tā kā uz vietas par viņiem. Tas tā laika kaut kāds. Okay. Bet jums ir tā kā kaut kāds, kā jūs pičot tā kā latviešu action filmu? Jūs kultūra kapitāla fonda aiziet kaut kādu pirmo attīstības tur scenāriju attīstības. Esmu Dāvis Sīmans, viņš ir kaut kāda vienkārši dāma. Es esmu Inga Pērkona. Jā, Inga Pērkona. Pirmām kārtām būtu jāsaprot, kas ir tas saraksts ar atslēgas vārdiem, kas mums ir jāpasaka, lai būtu tas, tie bazvārdi, tur, es nezinu, kas Melnbalts. Pa karu. Uz lēnas. Melnbalts, pa karu ciešanām, visi raud. Jūmis gan jau arī noderētu dažreiz, Jā, pirmkārt viņam būtu latvisks vārds, un viņš simbolizētu latviešu to cīņas kaut kādu garu un kaut ko. Kā piemēram Raimonds Celms. Raimonds Celms ir laba vieta, kur sākt patiesībā. Es teiktu, ja Raimonds Celms... kas ir Raimonds Celms? Jā. Nacionālā teātrā. Jā. Un manā galvā, kad mēs runājam par šo, es tā kā pagriežos saku, tas ir Raimonds Celms. Un manā castinga aģentūrā numur 1 pretendents. Es domāju, es saku, ja Raimonds Celms, jums vajag izmantot to Raimonda Celma kārti, ka viņš pats grib šo darīt vispār. Jo iedomājies par to, ka tev ir nevis kara filma vai action kaut kas, kur visu laiku ir tie garie, tie tūplāni, kur visi pārdzīvo aktīvi. Nē, Raimonds Celms iet cauri cilvēkiem un mašīnām, kā vienkārši buldozer, kā vienkārši tā kā, cilvēks specvienība. Tāds, es nezinu, kas tev uzskrien. Universālais karēvis bija kaut kāds, tas, es neatceros tur bija tas kaut kāds quotes, es tagad neatceros precīzi, bet tā galvenā doma, ka viņi izlidināja kaut kur nenormāli tālu, un viss tā kā nenormāli mīž, jo viņš tūlīt būs atpakaļ. Un tad tas apmēram teikums bija par to, ka tu viņu var izmest Arktikā, bet viņš jau nākamajā rītā būs tev pie durvīm spīdo peldbiksēs. Ka viņš tā teikt tāds džeks, kuru nevar apturēt. Tas tāds, bet, nezinu kā, jo ir jau, man liekas, tas trends, ka visu laiku tā kā tu gribi taisīt filmas tā, šitā bija mūsu pagātne, mums ir viņu jāatcerās, lai mēs tur neatgrieztos. Mums jau kaut ko vajadzētu pa mūsu laikiem. Bet es teikšu, ka atklāju, es piemēram neatceros, ko es domāju pirms 3 mēnešiem. Es nezinu, vai mēs varam kaut ko atcerēties. Es pat neteiktu par to, es teiktu, ka vajag vienkārši tā kā, vajag bišķiņu, brīvāk varbūt pret to visu atteikties un varbūt uztaisīt vienkārši tā kā labu action filmu ar Raimondu Celmu, jo tas ir vienkārši vajadzīgs, jo tas tā kā neeksistē. Katrs, kas to ir mēnējis, man liekas, neviens pat to neuzdrošinātos darīt. Vai tas ir tas aizbildinājums ar, vai tas ir budžets vai kas vai nē. Bet brutāli tā kā arī kā, nezinu, ne treniņu vai ko, bet kā tāda eksperimenta savā ziņā. Bet runājot par šito, man liekas, ka ir kaut kāda tā, labi, man liekas, ka nav vairs tik traki ar to kopumā ar vēsturisko kino. Man šķiet, ka bija trākāk. Mēs esam izgājuši cauri Rīgas sargu fāzi, dvēseli puteņu fāzi. Nekas, es tāpat neko nepateicu, sorry. Rīgas sargu fāzi, dvēseli puteņu fāzi un Namēja Grēdzens vēl. Un galvenais, bet pats trakākais tas, ka tu skaties to Namēja Grēdzenu, tu saproti, ka tas ir ar tādu cietu seju taisīts, tā kā šis ir nopietni, ir nopietni. Un tu tā padomā, bet Anglijā, pieņemsim, kaut kāds Monty Python uztaisīt normālu filmu. Tā kā viņi pasmietos par to. Latviešiem tas, mēs bijām vikingi. Tagad vajadzētu uztaisīt, kāds vēl gan jau domā, varētu uztaisīt par to Bago. Mēs bijām šitie te konkistadori. Bet Angļiem ir tāds, mēs bijām bruņinieki. Tas ir rēcīgi. Un tas pats arī ar action filmām, ka, jā, tas, ko tu... Pagriezt to visu beidzot citā gaismā, nevis kā tas bāliņš cietējs, tas vai kaut kāds, ka tur jāžalo, un tagad pēc filmas iziešanas tev jāiet mājās, un tāds... Jo visi jau to zina, visi to saprot, tā kā nav tādi, kas to nerespektē, labi gan jau ir, bet, Raimonds Celms pie viņiem ierodās, un uzreiz viss notiek. Bet, man liekas, vajag to
to vēl neiepazīto, bezmaz vai neuztaisīto pasauli. Es kaut kā domāju, varbūt, vienkārši tā, lai... Jo, tādas filmas nevar tapt baigi bez budžeta, kaut gan man ir viens piemērs, kur var, bet es domāju, piemēram, ka varētu arī kaut kādu, atkal to politiku un kaut kādus aktuālos notikumus mēs varētu, tā kā ir amerikāņiem bija tā filma Nobody ar to Bobu Odenkirku, kur jūs zināt. Kurš bija Breaking Bad. Better Call Saul. Jā, es domāju, uztaisīt kaut kādu sēns, kurš tā kā, ir ļoti protektīvi par savu meitu bijis, jā, un viņš viņu palaiž uz Rīgu, viņa aizved uz mūzikas akadēmiju, viņa kaut kāds Rasnis Kroplis uzmācās, un tad viņš... Attaisnots. Jā, bet lai viņš iet nahuj. Un tad vienkārši viņš brauc uz Rīgu un grib atriepties, tā kā kaut kāds, tā kā, Čārls Bronsons, tā kā Death Wish, kaut kas tam līdzīgs. Tā, jo tur tu var iepīt aktuāls notikums. Tā jau, jebkur tā action filmē, kas tāpat viņi ir iepīti kaut kādā normālā, visiem zināmā, sastāvumā kaut kādā scenārijā darbībā. Nē, es vienkārši domāju Latvijā par cik, tomēr tev ir jādabū no kinocentra, tev tā kā, tu nevari vienkārši, teikt, tā kā John Wick, tas Džekuram sunu nogalināja Krievu. Tā kā, Latvijā patiesībā ja tu pateikt, ka Krievu nogalināja sunu, tad, maška aiziet. Ja bija, es atceros, Latvijā bija tas producents, tas Dovs Simens vai kaut kas, kurš tur to filmu viņš teica, ka latviešiem tā kā go-to, viņš jau neko nezina pa mūsu tur starpkultūru sakariem, viņš teica, latvietis, krievs, buddy cop komēdija. Bļa, tā aizrolē. Actually, labs skats no malas, tas tur ir potenciāls. Kaut kas tajā būtu. Kāpēc neviens to nav pamēģinājis? Tagad Ukrainas kara kontekstā būtu grūti, bet... jā, bet tas jau nemaina dzīvo situāciju. Jā. Tādi cilvēki, tādi pāri noteikti ir, tā kā dzīvo 100%. Tā kā viņiem ir tieši šīs kulturālās. Un viņi ir spiesti doties pie uzvaras pieminiekļa patrulēt. Un scenārija raksta tikpat tā kā tāds nezinošs anglis, kas tā kā visu laiku tā kā, un tas Krievu, viņš visu laiku iedzer šņabi katrā brīdī, un tas latvietis visu laiku grauž zaļas kartupes, un tad viņa... Jā, tu Krievu, dīmā, vai kā bija dīmā. Bet runājot par šitām revīzijām, es tikko iedomājos, man sanāk bija tā doma, ka mums nav tā kā normāli, mums nav latviešiem, ēķis, viņam bija tas swingeru fāze, jā, viņam tagad ir kinocentra fāze sākusies, jā, bet viņam vajadzēja uztaisīt, vai varbūt nākotnē, vajag uztaisīt latviešu kara komēdiju, tā kā, man bija pat iedomājies, ka viņi varētu saukt paturi mani stroķi, tā kā tāda homoerotiskā kara komēdija, tāds par latviešu strēlniekiem. Viņiem tur, kā, mēs jau nezinām, tur sievietes, ir filmas par Franču leģionu dienu, bet diezgan homoerotisks ar tādu, es jau nezinām, ko viņi tur darīja. Nē, to uzreiz atcelt un neļaut, tā kā... Patur man, bet tādu Jojo Rabbitu par kaut kādu Staļinu. Varētu. Tur uzreiz būtu šāns, man liekas. Jā, man liekas, ka tur ir jādod vienkārši saturs, jo es dažkārt skatos, ka ir LTV, tas tur kultūra šoks. Viņiem jau nav katru nedēļu kaut kāda sensācija, tā viņi varētu visu laiku tā kā tās filmas tapšanas, tā kā gaitā sakot, viņi tagad šito kontroversial line filmēs un tā tālāk, tur tāds normāls marketings. Viņi tagad filmēs pašu sākumu. Kaut kādu, es par tiem strēlniekiem, es biju iedomājies, ka... Tu aizvien pa to, jā. Jā, es tevies, ka viņi varētu... Vajag piedūrās idejā, Džeks. Tas nosaukums vien, jā. Viņi varētu... Kāpēc es to teicu? Es iedomājos, ka Rīgas sargos bija tas moments, kad Mārtiņš Els tur saka, un es gaidīju Mārtiņu, un citi jau atgriezās mājās. Bet Mārtiņš, viņš vēl tur kaut kur karojuši, izbraukājis visu Krievi. Mārtiņš reāli tāds... aizgājis kaut kādā... Jā, kas tur notika patiesībā reāli Mārtiņa. Un ka, ja tas, Reinis jau ir aktieris. Viņa dēls dzīvs. Jā, dēls spēlē. Es domāju, ka varētu būt kontroversija par to, ka kāds cik taisa šo te AI versiju. Kā sauc to aktu? Kāds viņam? Jānis Reins, jā. Jā, tas būtu dēls, tas tāds, Hollywoodā ir, ka James Gandolfini nomira viegls smilts, un tad viņu atveidoja pēc tam viņa dēls, tā kā. Jūs redzējāt to Many Saints in New York? Nē. Es nezinu, es gribu sabojāt savus Sopranos, tā kā. Jā, tu nesabojās, jo tu tā kā tur pat nevar pieskarties tam, bet interesanti. Es noskatījos, man bija tāds, man likās, kad, jo tur bija tas... tur ir iesaistīti, man liekas, Sopranos viss tur radošā grupa. Jā, bet tur bija no aktieriem, tur bija tas... Reis Liotta.
Nē. Viņš bija fantastisks, bet bija tas... Es vēl nenormāli apsvērts. Reis Lietoši arī mirs, jā. Jā, bija tas... Ir. Jā. Džons Berentals vai Korijs. Džons Berentals. Jā. Berntals viņš Berntals? Jā, tur Džons Berntals viņš bija diezgan kruts un tā kā stilā un tādā ziņā viss kruta, bet arī tur likās, ka Džeka scenārijā otrajā pusē bišķi aizmig. Jo bija tas beigas bija tāds. Tur ir vienkārši tas trends, ka zin kā, ka vienkārši viss tagad pārgājušo, mums ir šitas te IP un mums ir viņš jāturpina slaukt. Tāpēc arī viņi tur taisa Harry Potter. Es ļoti gaidu to tumšādaino strupu. Jā, tāpēc, ka Harry tēts viņu apcēla skolā, viņš tur viņu no koka karāja, un tad būs kaut kāda epizode, kur Harryam ir jāapzinās, ka Sēns bija rasists. Viņi nevar uztaisīt visu Harry Potter, bet tikai melnie visu. Jā. Pilnīgi visu. Man nebūtu iebildi. Ja mēs tā pārvizamies vispār filmām, ko jūs esat tagad pēdējā laikā redzējuši. Mēs parasti to sākam epizodu, bet šoreiz politika laikam priekšplānā bija. Jā. Man pēdējā arī, es tev stāstīju par to Awakenings ar kaut kas, tā vecs. Nē, 79, 89. Tas horors vecais. Nē, Robins Williams un Roberts De Niro uz patiesu stāstu par slimnīcu, kurā izrādās bija pilns slimniekiem, kam bija encefalīts, mūsu mīļais ērča encefalīts vai kaut kas uz to pusi. Kur tagad vajag 2 pots, laikam. Jā, un tad tajā laikā viņiem bija tas kaut kā tas blakus efekts, ka, ja tu viņu izslimoji, tad tu paliki burtiski dārzenis, tu nekustējies neko. Un tad bija viens kāds dakteris, kas tur iebaroja viņiem brīnums zāles, super, un viņi tā kā atdzīvējās uz kādu laiku. Tad izrādās, ka viņi visi miruši? Nē, bet tā filma bija ļoti jauka, forša, skaista, un man nekad nebija bijis tā, ka skatoties filmas 6 reizes pēc kārtas raudu tikai no grimasēm, vai, labi, tur ir Robins Williams, tad uzreiz arī tev liekas, tur tas nāk smagnēji, bet De Niro tieši pēc visiem gangsteru gabaliem aizgājis tādu filmu, kur viņš tā kā pilnīgi pretstat mauc. Un tad bija Robins Williams tādā ļoti jaukā, patīkamā lomā, un viņi abi tur kopā. Tā bija rītīgi forša filma. Tā bija tāda, kur mēs pēc tam diezgan ilgi par viņu domāju arī. Okay. Jā, es neesmu, man dāma redzēs, viņiem bija silts atsauksmes plakātu. Jā, es zinu, ka tāda eksistē. Tā ir ļoti skaista filma. Okay. Es vakardien noskatījos, es reāli nevaru atcerēties to filmas nosaukumu, iespējams, tāpēc, ka nav tā vērts, bet kaut kāds Netflix gabals vienkārši. Un tu skaties cauri, un tas tāds, šis ir Netflix, viņi ir tik, es brīnos, kā es viņu nevaru. Christmas Wedding Planner. Nē, tā jau Netflix tās. Tā jau Hallmark izklausās vairāk. Ride Along 6. Jā, bet man liekas tagad bija, es vairāk uz seriāls esmu paskatījies tagad, kas bija pēdējais White Lotus. To es jums arī 3. sezona patika? Es pirmo tikai esmu noskatījies. Pirmā. Es teiktu, pirmā ir vislabākā, godīgi. Tur tas tur gejs, Maitre D, vai kas viņš bija, viņš ir ģeniāls karakters bija. Tā kā... Es White Lotus pa 3 sērijām tālāk netiku. Pirmā sezona, Jā, es nezinu, tāpēc, ka viņi tās bišķiņi varbūt ir kaut sloba, un es zinu arī, ka pa 3. sezonu sūdzēs, vai viss tik lēna, tā tālāk, viņš tāds, viņi ir labāk kopumā, tas ir tā kā, ka filmās tāda pusratā vai kaut ko tādu, tur ir, ja tu nostītos to sezonu, tad... Gan jau, jā. Bet man patīk tas, ka 3. sezonā tas Waltons Goggins ir, un viņš, tā kā, viņam ir daudz tās nopietnās lomas, viņš tur bijis tāds The Hateful Eight un kur tik vēl ne, bet viņam ir pāris tādi komēdijas seriāli, un viens no tiem ir Vice Principals, kur viņš ir ar to Džeku, Dievs, vienkārši visi vārdi tiek aizmirst. Viņš arī ir komiskā leģenda, viņš bija Eastbound and Down, tas galvenais. Tas tur... Viņš arī visu, viņš... Denijs McBride. Jā. Un, kroči, Vice Principals ir pirms, 10, 7, cik gadiem vidusskola, kur ir 2 skolotāji, kas sacenšās par to, kurš būs tā kā skolas direktors, un tad viņus abas ieceļ pa tā kā Vice Principaliem. Un ir Waltons Goggins un ir Denijs McBrides. Absolūti slimākie joki un scenārijas, kāds var būt. Viņam bija, diemžēl, tikai 2 sezonas. Viņi cancelēja vienkārši 2 sezonas? Bet es nezinu, bet man liekas, ka... Man liekas, būs revivals par cik Waltons Goggins. Es ļoti ceru, bet tas ir viens no jautrākiem seriāliem, kādas es redzēju savā mūžā.
Bet tagad es eju cauri vecajiem HBO kaut kādiem zeltiem, un tagad es cilāju. Nē, tas jau sen ir. Bet tagad ir The Wire, kas ir, protams, nu. Un otrs ir 6 Feet Under, kas ir arī viens no tādiem. Viņi paši laiž iekšā reklāmas seriālā 50-55 minūšu. Interesants stāsts tur par nāvi un par ģimeni, kas ir, kas apglabā cilvēks un visu to. Viņi paši liek tev iet, piemēram, seriāls, un tad uz 15 sekundēm viņi ieliek tā kā līķu tīrīšanas līdzekļu reklāmu. Clean your family like nothing else with this! Un tev pilnībā izšauj ārā korķus, un tad tur ir brīži, kur viņi tur runā mirušajiem, un tie mirušie tur ir cīgas, kurī, un kaut, rītīgi inšīgs, rītīgi interesants. Okay. Nē, tas baigais dedications, tā kā seriālam tas Rūdals vienmēr uzsver, ka viņam joprojām tikai liktiņa līdumnieki. Vai arī realitātes sūdi, tā kā mums bija tagad meiteņu vakars, jo es tā mākslu vērtēju pēc tā, vai tas man liek raudāt, un Patiesībā es pēdējo nedēļu laikā redzēju 2 darbus, kas man ir tiešām asaras izraisījuši. 2 dažādi darbi. Viens tas bija filma par Jūru Kulakovu, tagad ir tētā pieejama. Tiešām ļoti tik sirsnīgs darbs, jo zin kā vienkārši Kulakovs, man viņš, piemēram, kā bērni, man jau sens iepazīstina, ka viņš ir talantīgs mūziķis, tā kā Pērkonam ir daudz bangerus arī dzīvē, viņas redzējis, un man prieks, ka man tas sanāca. Bet daudziem vienkārši ir radījis tas mēdī tēls, ka viņš tur sīnis ir un tāds frīks, un ka tas alkohols kaut kā gājis priekšplānā, un tā kā, visiem viņš tā kā kaut kāds tāds mīts bija. Bet ar to filmu viņš ir parādīts, tā kā, kā cilvēks, ka viņam ir tā kā sava dzīvība, ka viņam ir savs dzīvoklis 8 sintezatori, tur ir kaut kāds sadzīves ēns, ka viņš tur sesā kaut kāds klavieris atrast, ka viņš tur brauc pēc viņām pakaļ. Man vismīļākā aina, ka viņš vienkārši brauc mašīnā, un tur ir kaut kāds tas komponists Toms Auniņš, kurš bija arī Banāns upē galvenajā lomā. Un tas Toms Auniņš tā kā tam Kulakam stāsta, cik viņš ļoti īpašs ir un tā tālāk, un cik viņam liels gods viņu atrasties. Kulakam vienkārši zvana telefons, viņš tā pilnībā vairs neklausās, ko viņam saka. Jā, es te esmu ceļā, tūlīt būs. Tur bija kāds pavīd, tā bija ļoti tāda laba montāža, ļoti labs no Elzbiets Gritsmans gājiens. Tāda, aizvarēs. Bet kopumā, man vienkārši ar to filmu, iepriekš man vienkārši Kulakovs bija tā kā mūzikas ģēnijs, tā kā viņš likās tāda bišķiņa larger than life personība, bet pēc tās filmas sapratu, tomēr, ka viņš vienkārši bija cilvēks ar saviem mazbērniem, kuriem viņš vienreiz franču valodā sarunājas, tad sapratu, ka viņš tiešām vairs nav, un man tā kā pilnīgi mitras acis palika. Man tā filma liekas, ka ļoti, pirmkārt, tas man liekas, ka es tagad nevaru uzreiz vēl vienu iedomāties. Varbūt ir kaut kādi dažas labi latviešu biodoki. Nevis biopiki, respektīvi biogrāfiskās doķinas, jo pārsvarā viņas tādas, tev paliek žēl beigās biogrāfiskajās doķinēs, sevišķi Latvijā, ka tur, pārsvarā viņas taisot uz Latvijas televīziju, kas nav pret Latvijas televīziju, bet vienkārši tas tāds Rudolfa mantojums. Tev kāds likt to piebildu? Kurš tev šroķis tur pie galvas? Es tikko vienkārši, bet, tur ir, piemēram, filma par, Noru Bumbieri. Tas arī būtu smags gabals. Jā, bet tur vienkārši principā tā bija kaut runājošās galvas un tā. Šeit bija tāds ļoti pilnasinīgs, tāds ar ritmiski korekts, tā kā pat režisori iesaistās, turklāt ne cringe veidā, kas ir tā režisori vienkārši nofilmē, kā viņiem krāso un griež macis. Jā, un tas ir tāds motīvs, caurējošais motīvs, labi. Bet, viņa tika viņam diezgan ilgi arī klāt. Jā. Tur ir tur ir ļoti daudz izmantot, arī arhīvu materiāli, bet kaut kā tiek izmantot tādu ļoti prikolīgi arhīvu, tāda tā kā bišķiņ off-putting, tur, ka, piemēram, viņš meitas... Ar meitu kaut kādu dziesmu ierakstu kopā. Jā, ierakstu kopā ar meitu dziesmu, kur viņš sēž tāds fonā, un tā meita tāda vēl nezina, ka šis vienkārši būs viņas dzīves kaut kāds apkaunojums, ko visi ierakstot viņas vārdu atradīs Googlē, un viņš tur kaut ko, un tur blakus kaut kāda animācija, zaķīts tāds lēkā uzlikts. Tā kā tajā filmā ir tādas lietas, tad tur ir daudz tās uzstāšanās, kuras ir turklāt vairākas kopā
samiksēts un tiek uztaisīt visdīvainākie tā kā dziesmu salikumi. Nu, tā kā viena dziesma salikta no 3 dažādām versijām, un viņi kļūst tā kā, nu, tur kaut kas ir off, un Kulakovs jau viņš bija tāds, nu, principā huligāns muzikālais. Nu, protams, tur ir daudz tāds episkas dziesmas un tā, bet viņam patika prikolēties, un tas, tajā, kas ir svarīgākais biodokos, ir saglabāt tā cilvēku kaut kāda esence, un tas šitajā filmā ir izdevies. Un arī, nu, arī tas beidzās to, ka viņš arī aizgāja mūžībā. Tur bija šī tās manipulatīvas, kas tur ir parāda, kā viņš spēlējās ar mazbērniem, un nākamais kāds ir uz viņu. Tad bija uzsarvēja. Nu, tur višķiņ, bet man bija tā, ka, bļā, šitas ir netīri, kā es izdarīju tikko, bet tas nostrādāja. Nu, tas nostrādāja. Un arī tur daudz tādi īpatnējas lietas tajā filmā, patiesībā viss tās Kulakovu montāžu, kur viņš gāja pa tām kāpām. Un tas liekas tāds, nu, ir tā dīvaini, bet tas ir kaut ko pasaka par viņu. Nu, un tur ir tā kā runājušas galvas, tur nevienam nerāda, tā kā, tur visi fonā runā, pat Raimonds Pauls pa viņu runā. Un tur paralēli rāda, kā Kulakovs vienkārši kaut kādā random pasākumā, kur sēž random cilvēki, no kuriem tagad jau daļa ir miruši un daļa ir pēkšņi slaveni. Tur vienkārši vienā telpā Dons, Aminata, Aivars Grodums, tur Harijs Spanovskis, tā kā, un Kulakovs vienkārši kaut ko vienkārši freestylā malc kaut kādu dziesmu, tā kā. Tas kroziņā pie Paula ir. Lora vienkārši tā kā, nu, es saku, tas tāds... Mākslas darbi rodas mokās filmas saucās. Tas tāds plaks, un mēs ceram, kaut viens cilvēks noskatīsies pēc mūsu reklāmas. Jo tāpēc, ka Elizabete iepriekšējā filma bija, nu, diezgan neveiksmīga, viņai pat neviens negribēja laikam recenziju kino rakstos rakstīt. Tas gan tā piešķi dīvaini. Un tā kā tagad viņai tāds labs comebacks, es teikšu. Jā. Tāpēc man arī bija skepsis par to filmu, jo es tā kā nebija neko labi to režisoru iepriekš dzirdējis, un ka mēs vienkārši fucking beigās mitrām acīm svētdienas saulainā dienā viņa mājās nostiesies, tā kā jā. Bet tos, ko mēs laikam visi esam bišķiņi redzējuši, ir labi pārējā, arī asars meitiņu vakars. Jā, nu, es esmu vaininieks tā kā nosacīt, jo es 1. augustam iedevu šo šovu. Vienkārši man likās, ka Igauņi. Es nezinu, mums nevajag daudz baigi runāt par mēģi. Jūs gribat daudz runāt kaut ko? Mēs baigi daudz neesam redzējuši. Bet mēs paskatījāmies. Man vienkārši fascinē tas, ka fakts, ka, nu, man liekas, ka, nu... Ka viņi akal uzvarēja? Ka Igauņi akal mūs pārspēja? Nu, nē, drīzāk tas, ka man liekas, ka mēs un lietuvieši esam trēši kaut kādā ziņā. Un tu tā kā gaidīt no Igauņiem, ka viņi tāda darot piezmētāk, varbūt viņi neies šajā pasaulē. Klusais Igauņi. Viņi ir lēnāk, un arī tas viss šovs. Bet pareizi saka, viņi lēnāk, jo es kaut kā pat ar tiem džekiem, kas tur piedalās, es vairāk, nu, pieņemsim, ja man vajadzētu izvēlēties vai piedalīties Lietuvas šitādā šovā Latvijas vai Igaunijas, es laikam iet Igaunijas. Jo man liekas, es pārētu iedomāties savu situāciju, mēs tāds sēžam busā, ķipā visi klusē, kaut kāds pa 3 vārdiem izmet, un viens ir piepisies vienkārši. Tas, nu jā, tas labs tāds settings, normāls vēl nav. Nav tā kā kaut kāds ienāk kaut kāds tur, kuru tu pisī? Kaut kāds, tu, ķipa, nu. Latvieši patiesībā te būs vai nebūs, viņi bija tādi atvērtāki, tu Igauņi tādi. Viņi arī atklātāki, tur viss tā. Nē, nu, Deivids bija kā uz paplātes. Jā, un nē, es tāpat teiktu, ka Deivid nevar pāršist, jo, nu. Pat Grigorijs nevar Georgijs. Georgijs, bet man liekas, tas interesantākais bija ko pavērot, tagad tu skaties kaut latviešu vai lietuviešu raidījumu. Nu, zini, tur vīri kaut ko boksējās, kaut ko. Nu, tad ir tas testosterons jūtams. Tas Igauņi bija tāds, nu, kas jūs tā kā bibliotekāri, bet kas heroīna pusdzīvi lieta. Nu, tā kā kas šitas ir? Šausmīgi dīvaini. Vai tā kā tas Džeks, kas teica, esmu pavārs, bet esmu tā kā labāks pavārs nekā vidējais pavārs. Tas ir interesanti. Man arī patīk, ka tur ir vienkārši, tā kā, ka viņi tos pašus sūdīgākos kadrus atstāja iekšā, ka tur, piemēram, ir intervija ar to bārmenu, ka viņi vienkārši puņķis izšaujas ārā no deguna, un viņi to atstāja. Normāli. Tā kā, bet, nu, vienkārši, man
liekas, viena no apkaunošākajiem kadriem, kas ir vienkārši pirmajā sērijā, ka tur bija tas Džeks ar zilajiem matiem, un viņš tas fucking podu parvījās. Tas Georgijs gāja, viņu modināt masē, viņam galvu. Viņš no Franču leģiona. Tas ir svarīgi. Georgijs? Jā, Georgijs. Viņš ievēl gultā. Sāk viņam sist pa pakaļ. Bet tas, ka šeit tas Franču leģionā aspekts ir rītīgi svarīgs šeit. Tas ir Dāvida Krūmiņa kopā. Varbūt, jā. Bet tas, ka, ja te vienāk istabā čoks, kurš vienkārši tikko ir pamodies, viņam sāk kaut kāds meitenes klaigā, un Džeks sēž uz poda parubies, par to viņas klaigā. Un viņš sāk berzēt viņam galvu, ja pieņemsim es to darītu, vai kāds no jums to darītu, man būtu tāds, kāpēc tu to dari? Bet viņš ir bijis Franču leģionā, viņš zina, ko viņš dara, un tāds, ok, viņš zina, un viņš pēc tam skaidro, es viņu centos tā pamēģināt, viņš tā kā medicīniski izskaidroja, ko viņš darīja šeit. Un tad viņš tāds, bet tad, kad viņš viņu iemeta gultā, un sāk hujārīt pakaļ viņam. Es sāku domāt, viņš ir no Franču leģiona. Es domāju, tur sākās tas homoerotiskais elements no Franču, tur kaut kas tur nav rītīgi. Tas sīkums, tu tiec līdz 7. epizodai un patien uz beigām, tur 2 džeki uz maiņām viens otram laizīja klusuma pauze, ko viņi laizīja. Puckrējumi viens otram no vēdera, kamēr trešā meitene skatījās uz viņiem un komentēja, un tad viņi izvēlējās, ar kuru no viņiem, balsoties uz to, kā viņi viens otram laiza puckrējumi no vēdera. Jā. Bija vēl 6. sērija, kur atnāca Džeks ar bārdu, un tam viņš tā kā sēdēja burbuļu vannā viens pats, un tā meitene tā blakus, un tā kā, kas saliks tā kā kaut kāds terapeita setups vienkārši, un ko viņi tā kā runā, un viņi viņam pasaka, es gribētu redzēt tavu īsto seju, un viņš kaut kāds 15 gadus no bārdas kūs, viņš viņu noskuļ tajā pašā burbuļu vannā tur vēl. Kā tie mati tur krājās? Un viņš noskuļ, un viņi pēc tam sēž kaut kur pie galda, saka, es to kaut 7 no 10, un viņš bija fucking bārdu noskums, un beigās viens pats aiziet mājās bez viņas. Tā kā viņam tāda Māra Zandera bārda bija tāda. Aptēr, jā, tāda. Jā, meitiņu vakars diezgan iespaidīgs. Bet jūs varbūt arī, tā kā, saprotat, jūs tā kā gribat kaut kā mākslu ar komerciju savienot. Droši vien, ka jūs gribat kaut kur realizēties, tā kā radoši, bet kaut kā arī vajag naudu pelnīt, kā jūs varbūt arī varētu to darīt savu realitāšu šoviem. Jums nav kādas ambīcijas bijis? 4 caurkrituši Latvijas aktieri. Viņi nav štatā. Kā viņi atrisinās šo situāciju? Kāds mēģina viens no viņiem dabūs darbu. Kas viņiem ir jādara? Balvā, štata vieta, nacionāla teātrī. Antru Bērzi, kāpēc tu esi? Kasparam Zālam iedod challenge, tā kā tu izdzīvo šajā šovā, to nebūs Dēls teātrim kompensācija. Kas tur bija? Nē, man liekas, kaut kādā ziņā liekas, ka realitātes šovs vis tālākais no realitātes, jo kur tādi cilvēki dzīvo? Kas tas tāds vispār ir? Kurā? Varbūt tieši tas ir ieskats realitātes. Es neticu, ka tā ir realitāte. Pieņemt, ka kaut kā tāda Mārtina būs vai nebūs, ir un ka viņai ir bērni un tā tālāk. Es domāju, mēs varētu apsvērt šo realitātes šovu, ja mēs pārsitam to realitāti, caur tīru izspēli. Es tikai nezinu, kā tas ir faktiski iespējams, bet, tas tāds ja mēs taisītu nereālu realitāti. Nereālu realitāti. Tagad tas scenārijs ir tā kā melnais caurums, kas tev iesūdz iekšā, un tu nesaproti, vai tā ir vai nav. Tas ir vienīgais variants. Bet, tehniski, kas tad tur ir? Uzzvan Davidam, sasauc vēl no katra. Bet tu atrast tādu Davidu, zin kā? Es viņam zvanīju. Viņš domāju, Liepājā nav neviens pazīstams. Producents kaut kur jau iesaistīts, viņš ir gals mums. Tā jau, kas tad tur ir? Šķūnī sabāz kameras, sagāz viņus visus tur iekšā, piegādā regulāri alkoholu, un tev ir realitātes šovs. Tas gan, jā. Tas jau man liekas, ka arī tas tur meiteņu vakars lielākoties. Ja aiziet pāris trīpai 2. sērijā, tur producents iejaucas vienu izmet ārā, viņš tur sadzērās, viņš gribēja narkotikas un mauks pasūtīt, un viņam pieeja. Un tur ir nofilmēts, kā producents vienkārši pieiet klāt pisies prom, tā kā mēs nevaram filmēt, kā tu narkotikas lieto. Ja David neviens nedzina ārā kaut kā vai ko. Vai tu viņš tur narēs lieto? Nē, bet taču pēc tam bija saruna lielā. Davids Baļļi piecūkoja, to viņš izdarīja. Ar tukumu bērnārs audzinātāju, jā. Un te mēs esam. Nē, bet tā atšķirība, man liekas, bišķiņ šitajā, latviešiešiem ir tas, ka
man liekas, ka latviešiem ir super svarīgs tas alkohola moments, jo bez alkohola neatvarās cilvēki. Jā, viņi tur īsti pat nedzēra meiteņu vakarā. Jā, ne, meiteņu vakarā viņi vienkārši atnāca jau piepisušies. Bija jau vienā sērijā, tas bārmens piepisās tā, ka viņš pilnīgi, viņš novilka nos pilnīgi. Bārmens ir Latvijas. Pliks, bija viens Edgars no Pērnavas. Viņš izvēlās no gultas, jā. Jā, tur bārmens arī, un viņš pliks ielīt burbuļvānā, un tur, protams, notušoja to viņa ziceli, bet tur tā viena tā, es aizmirstu, kur viņu uzreiz jau tā rādīja, tā kā izmēru ar kristiem, tā kā viss tāpat. Nu jā, tā ir Igauniem, bet lietuviešiem ir tā, ka viņiem ir tas šovs Perfektas mačas, ka mēs esam tikai vienu epizodu redzējis. Un tur ir tā, ka viņi neviens nav piedzēries, un viņi jau kaut kāds Rasborkas bīda, un tas ir tomēr viņi tā tirgotāji vairāk tie lietuvieši. Viņi tā kā krievi bez asiņainām rokām, ne? Bišķiņ jau viņiem tur, katram, kam bijis karaļvalsts, ir asiņains rokas bišķiņ. Mums ir templis un produkts, un jā, tas ir planēts. Bet tur arī dublējas, jo man liekas, tas pats Fujaks, kas templi un produktu taisa, viņš arī būs vai nebūs taisīt, tā kā būs vai nebūs. Vienkārši templī viņš tā kā mēģina būt smieklīgs, tā kā, bet būs vai nebūs, viņš vienkārši tā kā, tas ir māksla tādus kādrs, tur Annu Bezmiegs, tur Deividu, Mārtu, viss Biškops, Matīs, tas bija pirmais, kurš man zaudināja. Ieraudzīju viņu pirms viņš tagad progresīviem kaut ko kampiņoja. Super. Bet es ieraudzīju viņu pirms 2 nedēļām, man liekas, Kaņepē. Okay. Tas arī viss. Bet, es viņu ieraudzīju, viņš ir īsti. Mašu man uz Kaņepi jāatsāk iet, jo patiesībā paldies pie jūs to pirmizrādi, jo es tur nebija bijis kaut kādus 7 gadus, un es tā kā aizgāju, tu vēl te esi? Tā kā daži cilvēki it kā, es būtu vakardien tur pēdējo reizi bijis, un tieši tāpat izstījās, tā kā tur pats strādā, tā kā viss. Pēdējo reizi tajā zālē es kaut ko, tas, ko pēdējais reizēju tajā zālē pirms Laužņa pirmizrādes bija, bet stunda nāk, tā kā Kaņepē. Man liekas, krāsni tur ir uzlabot arī. Jā, tur bija citādāki, vecāki. Nav slikti. Jā. Kaņepē. Okay. Bet labi, tāda mēs esam noskaidrojuši, jūs gribat action filmu, jūs negribat realitātes šovu. Īsti taisīt, jā, tad kas tā nākotnē no Laužņa gaidāms? Jā, tuvākajā nākotnē vai būtu vērt. Mums ir kaut kāds 6 mēnešu plāns, tā kā jau. Mēs varam ietīzot, kas būs pēc 1,5 mēneša, gan jau šis tīzers. Tas būs pēc vēlēšanām, tātad jau. Jā, mums kaut ka tagad ir salikt jau datumi vairāk uz vasaru. Bet, neko man liekas, nav ko vēl tīzot, ir kaut kas mums tiek gatavots. Vēl teikt, aizskatuvē šobrīd viss notiek. Es pat teiktu, ka mēs diezgan darbīgi esam salikuši sev turpmāko pusgadu. Jo forši ir tas, ka pašiem rodās idejas, bet, kā jūs teicat, tā mūsu doma ir tāda, ka tie ģeniālie aktieri un vai citi kādi, karam ir kaut kādas idejas, mēs viņiem varam palīdzēt diezgan daudz ar realizāciju, salikt visu struktūrā, visu organizēt no A līdz Z. Un tas, laikam, tagad arī ir tas, kur mēs gribam vairāk sevi pierādīt, jo mēs tur uzfilmējām tādu reklāmiņu, kaut ko vēl, un tad, iet kaut kādu nākošo soli un padarīt darbiņus tādā veidā, kas būtu kaut kāds reklāmas un tad radošie kaut kādi priekš kāda cita, un otrs, protams, ir darīt mūsējos projektus un tālāk gan ar tiem mūsu aktieriem, gan ar, nezinu, ja kāds vēl mums grib sadarboties, katrā ziņā darbs ir. Mēs tāpat meklējam kādu, ja kāds, kas ir advancēts producents, vai producents, kas vienkārši ir gatavs rokas sasmērēt, droši rakstiet mums, un ja kāds, kas pārvalda sociālos mēdījus un saprot, kas tur notiek, mēs jums piegādāsim, ko likt, jums vienkārši tas jāliek. Un tādā ziņā mēs, komandu un to mūsu darbību kaut kā paplašinam, dzenam augšā apgriezienus apjomu, un jā, noteikti, ka mēs pastīsimies, kā vēlēšanas beigsies, noteikti.
tur jau šis tas ir. Jau tas ir priekšlaicīgi redzams. Jā, diemžēl. Bet ne tikai Rīgā. Kā kurā novadā? Jā. Talsos. Būs jāpārvācās uz Talsiem, varbūt apakaļ. Talsos arī Latvija pirmajā vietā kandidēs. Diemžēl, jā. Un tad mums ir vēl pāris tādi par mums visiem sarežģītiem procesiem jau sagatavoti video, īsfilmiņas, kas būs. Un tie jau būs tādi mazliet apjomīgāki. Tas arī būs diezgan apjomīgs tāds projekts. Okay. Tā kā neviens neslinko, mēs daram un maucam un piegādāsim vēl visu kaut ko. Arī kaut kad būs Raimonda Celma ultimāts. Tam ir jābūt. Jūs viņu tik droši pieminat, kā viņš pats ir informēts par to. Es domāju, ka nē. Es domāju, šādi viņš Viņam arī ir jāzina to, ka filmas vārds ir Raimonds Celms. Jā, visticamāk. Tas kaut kā baigi meta darbi, tā kā jātaisa. Bija tā, ka mēs pirms pāris dienām atpāmies Nacionālā teātra kafēnīcā un nākot ārā. Raimonds Celms gāja garām, un es tā kā Krišķiem teicu, tu redzi, par ko es runāju? Viņš tāds, jā. Es redzu. Ādas jakā. Episki. Un tad viņš tā kā sāk uz mums skatīties, un tad mēs sākam uz viņu skatīties. Man liekas, viņš nolasīja. Varbūt viņš kaut ko jau... Viņš domāja, tie ir mani dīleri. Jā. Viņš domāja, ko tie zilie visu laiku lūri pa muti gribat dabūt? Viņš jau gatavs. Jā, viņš jau gatavs loma ir. Bet nē. Man liekas, viņš... Bet zilie, tā kā, jūs tā kā konservatīvi, viņš būtu tā kā, arī bišķiņ tāds, tomēr, dariet savā guļamā. Nevelc mūsu iekšā tagad šī tāda. Tagad atcerējos, ka Raimonds Celms taču ir bijis jau vienā tādā mazā akšanā. Kur? Ar putām uz lūpām? Viņš bija Helmuta Bondera filmā. Jā. Helmuta Bondera filmā Studentu darbs. Varu padalīties, varbūt Helmutam paprasīt. Karaļu duelis. Tas bija tāds šaha action film tāda, kur ir Raimonds Celms. Ķipa kāds spēlē šahu, un tad realitātē kāds tā kā kauliņa, kaut kas tās. Jā. Harry Potter, tā. Jā. Un tad ir tas Ivars Kalniņš viņu sauc. Jā, Ivars Kalniņš. Ir tas, pret ko viņš spēlē. Okay. Jā. Tā tad, es saku vienkārši, Viņam ir iestrādes, Nē, bet viņam ir nekas nav nokavēts. Tas ir iestrādes, tas ir studentnieks, to var norakstīt. Būtīgi, es tikai pēdējās minūtēs atcerējos. Kamēr ielādējās. Jā. Man liekas, viņus vajag visus aktierus celt kaut kādā citādā gaismā, ļaut viņiem izpausties. Man vienkārši tiešām liekas, ka Latvijā tā kā, tiek diskriminēti vispār action kino veidotāji. Igaunijā, man liekas, tas pats, ko es arī aizmirsu pateikt, ka viņiem šogad redzēju fantastisku filmu, ļoti limitētā seans daudzumā Latvijā bija kas bija Texas Chainsaw mūzikls būtībā igauņu versija, kur arī Fujaks vienkārši geto variantā ar čomiem aizbrauc uz mežu, safilmējis un tad 10 gadus postprodukšanā pavadījis. Bet tur ir tāds riktīgi, tā enerģija no tā viss staro ārā, tā kā jūs jau esat soli priekšā, ka jums ir profesionāli aktieri, ko sadarboties. Jā, Rainaram Sārnetam bija tā. Viņam, man liekas, bija tā kung fu filma, kur pareizticīgi jau mūki. Jā, bet to gan es kādu laiku jūs gribēju nostīties. To pat Rīga IFA parādīja. Tas lauznis Rīga IFA. Es redzēju, jā. Viņai tas, ka tas koncepts ir baigi labais, bet viņa bišķiņ tā kā sāk buksēt vidū, jo to tāds, tas varbūt vairs nav tik smieklīgi. Bet sākums ir vēl labs, jā. Man liekas, tas ir tas arī ar komēdijām. Piemēram, man liekas, vienīgā komēdija, kas manā prātā likās tāda izdevusies un kas visvairāk man patīk, bija tas pats Kefs. Un kaut kā gribētos, lai pēc Kefa tam režisoram un visiem pārējiem vienkārši iedot milzīgi naudas kaudzi, un vai ejiet uztaisat vēl kaut ko vēl vairāk, labāk, tā kā, lai ir kaut kāds tas
spēlējaties, vai ražojat, vai izmēģinat, vai es nezinu. Es jau nezinu, kāds ir kinocentra nauda, jo es domāju, ka tur ir diezgan liels birokrātisks process un vienkārši grib izvairīties no tā, ka tur nāks kāds gudrs cilvēks un teiks, kā vajag, ja tur viņiem tāda brīvība. Vienkārši realitātē tas ir tas, ka tur daudz kas ir pa bratski beigās to. Gan jā. Tādā ziņā brīvajā laikā. Un es arī domāju, kā jums vispār ir, tā kā jūs pieņem, ka jūs arī kaut ko citu vēl darat, tā kā jūs vispār salāgojat to grafiku, tā kā cik jūs daudz lauznim atveltat. Vai drīzāk, viss laiks, kas nav darbs, tiek veltīts kaut kādā mērā šim. Kaut vai domāšanas izpratnē, vai arī darīšanā, vai plānošanā, vēl vis kaut kur. Bet, un vienlaikus paralēli tajos brīžos, kad, strādā tur uz laukumu vai kā, tad, tu vāc arī to pieredzi, kuru tu vari, translēt savām vajadzībām. Tā kā, bet tas jau, man liekas, protams, attiecas uz faktiski jebkuru, kas šajā pusē strādā. Es tādā ziņā nestrādāju uz laukumu, bet man aiziet, tā kā... Tu ej cilvēkos, tu kaņepē uzsūs. Es pa lielam cenšos visu laiku barot kaut kā to iekšējo, to sajūtu, ka vajag taisīt un ir jātais. Un, es nezinu, man liekas, tā ir viena no retajām lietām, kur es 26 gadu laikā kaut kādu jēgpilnumu atradis. Jo vienmēr bija, es zinu, ka to aizēk kādā videnē, universitātē vai kur, un tad tā kā es nezinu, kas man, ne šīs, ne tas. Bet šī tā viena lieta, kur tā pati PVN, tā viena filmēšanas diena, labi, es negulēju kādas 3 dienas no vietas, jo es nespēju aizmigt. Es vienkārši trīcēju no tā, kā es gan gaidīju, gan negaidīju to momentu, un visu laiku bija tas, es varēšu, es nevarēšu, jo parasti, mēs esam tur 2, 3, 4 to darījuši, jo tagad tur ir 13 cilvēku, un es tā kā vienīgais zinu, ko apmēram, kas tur bija, un es Krišam stāstīju visu to, un tad Krišs arī, tā kā, tā, un tad pēc tās dienas sapratu, ka, priekš manis tās bija tā kā, es neskaitīju ne minūti, ne stundu, cik kas ir pagājis, es biju gatavs tur vēl nedēļu kaut vai sēdēt, un tad tas no, kas arī, man liekas, visu to dzēnu uz priekš, tā jēgpilnam sajūta, tas, ka tu neskaiti laiku tajā, ko dari, tu tikai vienīgi tāpēc, ka tev tas tik ļoti rūp un patīk. Un tur arī tas sākās un beidzās, un tāpēc arī lauznim jābūt, un lauznis būs. Es domāju, ka tas arī izskaidro, kāpēc, kad ir jautājumi ar tiem tur lieliem režisoriem, kā viņi tur paspēja teātrī un kino visu to, tāpēc, ka viņi jau to baigi neuztur kā darbu, tā kā vienkārši viņi tikuši pie tās iespējas grindot, un es domāju, ka tad vienkārši spiež maksimāli no sevis ārā, cik var. Jā, līdz var. Jā. Līdz... Tā kā, jā, es tev nav kā džilinku un pohuj paliek. Jā, es tā kā novēlu jums, lai ilgi nepienāk tā frāze, ka paliek pohuj par to. Ja no tā ir vienalga, tad viss slikti. Jā, man liekas, tas pohujs arī ir tas kaut kāds tas. Bet pohujs var būt gan labs, gan slikts. Jā. Viņš ir... Nē, viņš kaut kur ir vajadzīgs, bet tā kā jāizvērtē, kur... Ja tev nekāda veida tā kā darbs vairs nesagādā baigo prieku, tad tur... Nē, tad, kad tu vienkārši, man liekas, ka ļoti funkcionāli veids izvēles kaut kādā sevišķi, kas saistās ar režiju, tad labi, daram šitā, jo mēs nevaram šitā darīt. Kaut kāds pilnīgākais kompromiss. Es domāju, ka tagad tā ekstāvs, tev ir jābūt pohujums. Bet labi, tu acis atvērs, kamēr viņi filmē. Es domāju, ka tur ir tāds... Tev visu laiku, man liekas, īpaši tādā vietā, ka mēs esam visu laiku risini kaut kādu to, vai apēj kaut ko, vai ko tik vēl, ne. Bet jā, tā koncentrēšanās tam, kas ir tas gala darbs, gala variants, un ja tu visu bez mazai to uzmanību ieliec tajā, man liekas, tad tas ir vieglāk izdarāms. Ok. Labi, es domāju, tās ir labas tādas svētīgas closing remarks, tā kā gaidam liels lietas vēl no jums kunga, tā kā. Jā, tiekamies kino, internetos, lielākās platformās. Because it's so much fun, Jan, get it! Lo vediamo qua. Che lo commentasse man mano che lo vedo. Eccolo qua, guarda. Non mi chiedono che cosa le ricorda. Tā ir svētība.